Esiet sveicināti visi Startup House namā Rīgā un visi, kas šobrīd skatās tiešraidē Delfi portālā ekskluzīvi vai skatīsies pēc tam ierakstā. Šajā brīdī mēs sākam un turpmākās gan 2 stundas turpināsim diskusiju, kas notiks ar jaunu uzņēmumiem Latvijā. Tāds nosaukums diskusija ir inicējusi startup dažādu organizāciju kopienu, no kuriem daudz cilvēki ir arī šeit zālē klātienē, un viņu lēmums bija aicināt uz šīm debatēm 6 politiskos spēkus, kur gan ir pārstāvēti šajā 14. saimā, gan pretendē būt 15. saimā starp līderu pozīcijām, vai vismaz iekļūt. 6 ministra prezidenta amata kandidāti tika aicināti, no viņiem pēdējā brīdī mainījās vai atteicās apvienotā saraksta kandidāts Andris Kulbergs droši vien aizņemtības dēļ, tāpēc ir apvienoto sarakstu pārstāv Māris Kučinskis. Visi pārējie ir politisko spēku virzītie ministra prezidenta amata kandidāti. Latvija pirmā vietā Ainārs Šlesers, Jaunā vienotība, Arvils Ašerādens, Nacionālā apvienība, Ilze Indriksone, progresīvie Andris Šuvājevs un Zaļo zemnieku savienība Viktors Valēns. Es ievadām vēl pateikšu tātad 2 lietas, vienu pa formātu un vienu pa izejas pozīcijām, un tad mēģināsim to visu īstenot. Es, Jānis Dombūrs, esmu pieaicināts no šīs te kopienas, arī jautājumi lielā mērā ir kopienas jautājumi, nevis manējie, bet šo to es tur piemetīšu klāt. Līdz ar to, cienītā kopiena, jautājumi tiks uzdoti, bet jūs ziņā ir, vai jūs reaģējat uz tām atbildēm, un vai jūs kaut ko sakat, vai iebilstat, vai komentējat, vai jautājat papildus, vai klusējat un klausaties. Te būs pāris mikrofoni, ar kuriem varēs izpausties, līdz ar to ceļat rokas, un mēs šito organizēsim. Politiķiem uzstādījums, mēs apmēram 10, 11 vai 11, 12 bloki skatīsimies, kā mums iznāks, vai jautājumi būs šajā formātā, pulkstens tikšķi, mēģinam viņam sekot līdzi, mēģinam uz katru no jautājumiem atbildēt ne pārāk gari, lai mums vairāk būtu laiks savstarpējām debatēm. Un otra lieta, izejas pozīcijas, lai mēs uzreiz būtu skaidrībā. Vārds jaunu uzņēmums no partiju programmām, esošo politisko spēku programmām, no 6 ir sastopams 4. Tie, kas nav izlasījuši, tiem es pateikšu priekšā. Latvija pirmā vietā un Šleserkungs piedāvā, ka jāpanāk, lai Latvija kļūtu par reģionālo silīciju ielēju finanšu tehnoloģiju, informācijas tehnoloģiju, jaunu uzņēmumu un mākslīgā intelekta sektoros. Progresīvie daudz vienkāršākā formulējumā raksta, ieviesīsim jaunu uzņēmumu atbalsta programmu agrīnas stadijas tehnoloģiju komandām. Nacionālā apvienība saka, palielināsim atbalstu jaunu uzņēmumu ekosistēmas attīstībai. Jaunā vienotība saka, izstrādāsim jaunu zinātniskās darbības likumu, kas sekmēs patentēšanu, licencēšanu, komercializāciju, jaunu uzņēmumus un universitāšu sadarbību ar industriju. Pārējie programmās, kas ir CVK, nesaka neko. Sāksim tādu pirmo jautājumu. Viņš varbūt ir iesildīšanās jautājums, bet patiesībā varbūt viņš nemaz nav iesildīšanās jautājums. Nosauciet katrs vienu labu, vēlams labāko esošo Latvijas jaunu uzņēmumu piemēru un pasakat, kāpēc tieši viņš ir labākais. Kurš gatavs sākt? Valdeņkungs gatavs, lūdzu. Printful. Labi. Sveiciens visiem uzņēmējiem un klātsošiem arī visiem, kas seko. Ja man prasa, man gribētos saukt tā ironis. Ja jautājums, kāpēc, tad viesojoties šajā uzņēmumā, man ļoti patīk tas, kā viņi tieši mākslīgā intelekta tehnoloģijas izmanto ikdienas darbā, lai optimizētu savu darba efektivitāti un principā palielinātu savu konkurētspēju. Paldies, ar to pietiek, pilnīgi pietiek. Ašerādena kungam ir nosaukums.
varētu minēt, bet es domāju, ka mums tā teikt jādod cieņa un gods ir Printful, Printify apvienotam Fuel uzņēmumam, jo viss cieņa, kā ir mērogošana sasniegt, ir uzņēmumi ir apvienoti un uzņēmumi strādā ļoti labi. Labi, Šleserkungs. Tos nosaukumus es varētu citēt, bet... Cita nav. Nē, tas, ko es varu teikt, ka mums ir uz pusi mazāk šie visi uzņēmumi nekā Igaunijā, Lietuvā. Man liekas, tas ir tas, par ko jārunā. Un ja mēs runājam par izmēriem, tad, diemžēl, Igaunijā un Lietuvā šie uzņēmumi ir krietni lielāki. Tā kā vajadzētu runāt, kāpēc mums nav tik liela uzņēmuma tieši kā mūsu kaimiņu. Skaidrs, ka runāsim. Kučinskungs, ir vēl kāds cits nosaukums, ko jūs varat pielikt klāt? Ne, nu, analizējot un skatoties, atsveidzinot visu savu zināšanas, kas par šiem gadiem bijis, un tomēr paliek Printify kā tāds īsts paraugs, kurš pats no turienes veidojās, un šobrīd viņš ir viens no tādiem privāta balstiem. Ja viņi pāanalizē viņu darbību, tad uz šādiem piemēriem arī var būvēt nākos. Labi, Indriksons kundzei, ir vēl kāds nosaukums? Vai Jā, ir. kāds no tiem? Man atzīšos no galvas, atceros tikai šos 3 arī populārākos, ko nosauc, bet man ir vesels saraksts ar tiem jaunu uzņēmumiem. Bet aizmirstāt sarakstu. Nē, ko lūdzu? Nē, man ļoti patīk. Vienu labāko piemēru, kas ir jūsu versija? Labākais noteikti un jaudīgākais ir Printful, Printify, bet arī Airons pieminētais ir nevis varbūt labākais, bet ļoti tāds savā nozarē spilgts piemērs. Bet noteikti Giraffe 360 arī. Šuvāja kungs. Labdien visiem. Ja es būtu pirmais, es arī būtu saucis, protams, Printify, Printful kā labāko piemēru, loģiski, bet no tiem, kas nav nosaukt, droši vien no Defense Tech varētu nosaukt arī Origin Robotics šobrīd kā piemēru. Jo? Jautājums bija, kāpēc arī? Jo šeit, manuprāt, tā inovācija attiecībā uz pārtvērēju droniem, tīpaši pēdējos mēnešus, mēs jau katru zinām, es ceru, kas ir pārtvērēju drons, domāju, ka tāda tipa tehnoloģijas iespējas tās radīt Latvijā, testēt Latvijā, inovēt, ir skaidrs arī, es esmu pārliecināts eksporta pieprasījums pēc šāda veida produktiem. Cienītā auditorija, iesildamies, kaut ko nenosauc, ko vajadzēja nosaukt, ko gaidījāt? Kaldzo? Edge autonomija būtu obligāti jāpiemina, skatoties, teiksim, tas tehnoloģijas kā no augšas novērošanas, top of the world. Ok. Vēl versijas? Jā, es varu vēl vienu nosaukt. Aha, tagad sacenšamies, labi. Jā. Labi, tā ir kurām garāk sāks. Nē, es nosaukšu, kāpēc. Un es īsti, vai viņu var saukt par startup, bet tad, kad man Vācijas ministrs paprasīja, Arvil, paklausies, kas ir tas Mintos tāds? Ja? Es saku, kāpēc tu man prasi? Viņš saka, kā Vācijā tāda investīcija platforma? Mēs tik sapratām, ka tā ir no Latvijas. Tā kā es gribu teikt, ka ir daudz jau labi piemēri. Labi, iesildījušies esam, tagad bišķi nopietnāk paliks. Baltijas valsts salīdzinājums te jau drusku pieminētais. Uzmanība uz ekrānu, jums ar uz tā ekrāna ir redzams. Tātad šitan ir no dažādiem avotiem. Man pārliecināja, ka tas ir puslīdz salīdzināms. Jums, protams, ir, cienītie politiķi, ir iespējas teikt, ka tur kaut kas nav korekti, bet kopumā tātad 4 pozīcijas, kas ir salīdzināts 3 Baltijas valstīs, piesaistītās investīcijas pagājušā gadā, riska kapitāla investīcijas uz 3 gadu periods, tur ir aktīvi jaunu uzņēmumi pēc skaita un tā saucamie vienradži ar vismaz 1 miljardu, kas ir svaigs, vissvaigākais no šīm pozīcijām līdz ar skaitu. Visās pozīcijās, kā mēs redzam, tā vai citādāk, ar lielāku vai mazāku atstarpi, mēs atpaliekam. Protams, Lietuva ir lielāka valsts, nav šaubu. Bet tā atpalicība te ir vēl lielāka nekā valsts izmēra atšķirība. Tāpēc jautājums, vai jūs varat skatoties uz šo un skatoties uz 4 gadiem nākamajā Saeimā, vai jūs varat nosaukt konkrētu un izmērām mērķi vai mērķus no šīs tabulas? Uz ko Latvijā ir jātiecās. Pēc tam mēs tālāk to visu diskusijas laikā runāsim par to, kā darīt. Bet vispirms kādus mērķus ir jāuzstāda. Vai varbūt šie vispār aplam mērķi. Kurš ir gatavs sākt? Šovāja kungs beidz, sāk, lūdzu. Es zinu, ka no jaunu uzņēmumu puses, skatoties uz nākamajiem 4 gadiem, tie mērķi, kas tiek izvirzīti, ir 3. Kas saistās gan ar jaunu uzņēmumu skaitu, gan ar apgrozījumu, gan ar nodokļos nomaksātajām summām. Es droši vien pievienotu 4. ja skatītos, ja es vērtātu, kas ir tieši tajā politiskajā līmenī. Tas skaitlis, kur mums ir jāuzrāda vislielākā attīstība, ir
tieši tas A sērijas finansējums. Un līdz ar to no tiem 4, kas ir tur nosaukt, es skatītos uz riska kapitāla investīcijām. Ir skaidrs, ka Latvijā ir daudz talanti, ir daudz idejas, rodas zināšanas. Jautājums ir par to brīdi, kad uzņēmums sāk mērogoties, vai no valsts puses mums ir gan nepieciešamie finanšu fondi, gan tā zināšana infrastruktūra, lai palīdzētu. Kā mēs mērīsim, kādu mērķi sasniedzam uz 4 gadiem, uz ko tiecamies? No 0,3 ja mēs attiecībā uz miljardu. Nu, es tur uzreiz nosaukt vairākas lietas, apturi mani, kad vēlēs. Pirmais izmērāms skaitlis, tur nevajag daudz lietas. Es droši vien nesauktu konkrēti attiecībā uz riska kapitāla investīciju, tur es droši vien varētu vienkārši nosaukt skaitli no zila gaisa attiecībā uz to politisko atbildību, kas ir politiskajā līmenī jādara, un numur 1 skaidra politiska atbildība par jaunu uzņēmumu. Paliekam pie izmērāmiem mērķiem. Publika prasa izmērāmus mērķus. Nu, kurš nākošais? Indriksons kundze? Es noteikti par izmērāmiem mērķiem skaitļos arī neteikšu, jo šobrīd esmu līdz ausīm vēl mazliet vispārējās izglītības jautājumos jāatzīst, skaitļi ir iedoti, bet es domāju, ka atbalsts tieši tajā pašā starta sākumā un tas kapitāls, kas ir visriskantākais, vai izdosies vai neizdosies, tas noteikti būtu vismaz jāpiešķir stabils, paredzams uz vairākiem gadiem, un es neteikšu, ka tik vai tik daudz, bet es domāju vismaz dubult vairāk nekā tas ir bijis pēdējā reizē, kad to piešķīra, jo pēc tam dati rādīja, ka tas tomēr bija atmaksājies un gal galā atnācis atpakaļ. Izmērām mērķi, ko sasniegt? Nē. Tieši šajās pozīcijās. Tad nevienu neredzēt. Nē, izņēmumu skaidrie mērķi varētu būt, ka tas beigās nestu vairākus vienradžus. Vismaz vairāk 3. Vienradži. Labi, ejam tālāk, Kučinskungs. Patiesībā man visvairāk apbēdināja tas, kas šeit tabulā nav, bet no prezentācijas tas cipars 2025, 22 jauni tikai uzņēmumi, kas ir iedrošinājušies iet iekšā, un tas sākuma kapitāls, viņš jau šobrīd, tas uzsākšanas automā ir pieejams, bet tas skaits mēs nekad nevarēsim aiziet līdz kaut kam tam, ja būs tik maziņš. Tas, kas izmērām mērķi uzliekam, kādam mērķim jābūt? Es pie tam gribētu to mērķi mazliet arī sadalīt. Viens ir, kur uzsāk vispār, bet ņemot vērā, ka šobrīd jūlijā beidzot apstiprināts arī, kā var pieteikt patents augstskolās, tie, kas nodarbojas ar to, tad faktiski kā augstskolu bāzi es redzu, kur noteikti vajadzētu gadā vismaz pāris simtiem parādīties sākotnējiem. Pāris simti sākotnējiem jauniem. Labi, Ašrādam kungs? Te jau nekādas tādas sarežģītas lietas nav. Viens ir skaidrs, ka ir jāsāk ar jaunu uzņēmumu skaitu audzēšanu, un no turienes droši vien izrādēs ļoti daudz jautājumu, kā to darīt. Tā kā es teiktu, vajadzētu nākamās 4 gados vismaz iziet uz 1000, lai Latvijā ir aktīvi darbojušies startupi, kas ietilpst šajā sistēmā. Un tad, protams, lielie jautājumi ir, kas Latvijā ir, tie ir mērogošanas jautājumi, un tad ir tās pašas piesaistītās investīcijas. Viens izmērāms mērķis, 1000 aktīvi. Es teiktu, ja mēs nākamajos 4 gados tiekam pie 200 miljonu līmeņa, ļoti labi. Šlesnerkungs? Latvija pirmajā vietā programmā ir ierakstījusi, ka mums jāizveido neliela silīcijas ielai. Ko tas nozīmē? Jārada likumdošanas bāze, lai Latvija būtu interesants starptautiskajām kompānijām. Jo vairāk lielas kompānijas atnāks uz Latviju strādās, jo mazāk šie startupi veidosies ap šiem lielajiem milžiem, kuri varētu strādāt šeit. Mums ir programmā rakstīts, piemēram, uzņēmuma ienākuma nodokļu samazināšanu uz 10%. Tas piesaistīt daudzus uzņēmumus uz Latviju. Plus, piemēram, tas, ko mēs esam runājuši, uz automa bāzes jāizveido finanšu nevis institūcija, bet banka, kas varētu... Līdz tam tiksim, līdz kapitālam tiksim. Izmērāmais rezultāts. Tad izmērāmais rezultāts ir tāds, ka mums jāmēģina lekt, mēs nevaram iet pa soļiem, bet arī kvalitatīvi, ne tikai skaita ziņā. Izmērāmais leciens? Vajadzīgi vienradži. Tas ir šī tabula principā skaidra. Cik viņi būs, tas būs atkarīgs no tiem apstākļiem, ko mēs radīsim. Protams, Balaņkungs?
pievienojos visu, ko iepriekš teikt, ne ar vienu negribētu strīdēties, visi jau pateica pareizi. Es pieliku klāt varbūt nomaksātos nodokļus. Mēs redzam šim arī aspektam, manuprāt, Latvijā svarīgs arguments. Šobrīd šis ir pieaudzis par 25%, ja mēs salīdzinām gadu pret gadu, kas parāda to, ka šī nozara var arī risināt šobrīd Kučīnskunga problēmas nākamā gada valsts budžeta, kas ir tā kā, bet ja mēs skatāmies to lielo problēmu, ko mēs redzam, kuru es gribētu iezīmēt, tas tieši to lielo vienreģu skaits, un tā ir uzņēmuma mērogošana, un tā kopumā ir Latvijas vispār ekonomikas problēma. Izmērāms, kas ir labs rezultāts? Šajā gadījumā būtu vienreģu skaits, lai mēs pielīdzinātos Baltijas vidējiem. Neizmērāms liels skaits. Nē, vienreģu skaits. Saprotu, Skaits, bet nosaukt Baltijas vidējais, jā. Ja kāds grib strīdēties savstarpēji, dodat ziņu jebkurā sekundē, ja jūs visam piekrītat, tad auditorija vai šitās atbildes mēs pieņemam? Vai ir kādam? Nav nepieņemami tik vienkārši. Lūdzu. Sveiki, jā, paldies. Es gribu pateikt, ka apkārt man ir vismaz 10 cilvēki, kuri šobrīd strādā un vienlaicīgi taisa jaunu uzņēmumus. Mēģina. Bet viņi nevar izrauties, jo viņiem visu laiku ir jādomā par ģimeni, par vēl kaut ko. Tad rekur ļoti vienkārši skaits. Iedodiem viņam iespēju, un mēs dabūjam uzreiz tur 4-5 jaunu uzņēmumus tikai no mana apkārt esošā loka. Tas bija tā kā komentāra līmenī, bet paliekam pie izmērāmiem mērķiem. Sveiki, paldies, Lās. Es tikai gribēju nokomentēt, ka principā viss saka pareizi, ka mums vajag audzēt uzņēmumu skaitu un skaits, ka mēs gribam to seksīgo lielo vienraģu skaitu audzēt, bet tas nav tas, ar ko mēs varam sākt. Realistiski, ja skatās statistiku, vajag vidēji 500 uzņēmumus, lai rastos viens vienradzis, kas nozīmē, ka vajag ļoti fokusēties uz tieši jaunu uzņēmumu radīšanu, kas ir agrīnās stadijas, investīciju pieejamība, atbalsts jauniem uzsācējiem, kas uzsāk jaunu uzņēmumus. Nesakiet priekšā viņiem tas atbildes uz turpmākiem jautājumiem. Viņiem vispirms jāatbild būs uz nākamiem jautājumiem un pēc tam, jā? Ok, labi. Bišķi tādu tempu esam ieguvuši. Vēl viens trešais jautājums, kas ir ar ātram tempam, un tad pēc tam atvērsim tās diskusijas, ko darīt, kas jau aiziet šeit detaļās. Trešais jautājums, es viņu redzēju tajā listē, kur te auditorija iesūtīja, un no kuras vispār tie jautājumi tika komplektēti. Viņš kaut kā netika ielikts te top 10, bet es viņu ielikšu šeit uzreiz. Brauc politiķis liftā. Un liftā brauc tas investors ar tiem miljardiem. Plus minūte jums ir. Plus mīnus. Cik tas lifts ātri iet? Ko jūs viņam pateiksiet? Kāpēc Latvijā tā nauda jāiegulda tehnoloģiju uzņēmumos un visādos šitādos super uzņēmumos? Jo viņš vispār domā par Igauniju Lietuvu, jā? Visa pamatā ir cilvēku faktors. Ja tev patīk Latvija, Igaunija, Lietuva, daudz ko noteiks personiskais faktors. Ja tu vari viņam iepatikties, valodas zināšanas jautājums. Kā jūs liftā iepatiksieties viņam? Ārkārtīgi vienkārši, ja. Vajag ar amerikāņiem biežāk braukāt liftā, viņi izstāstīs. Ar amerikāņiem Šleisers braukāt liftā un iepatīkās. Mēs esam piedzīvojuši, tā kā realitāte tāda. Nestāstīt mēslus par savu valsti, stāstīt, kāda ir iespēja Latvijā un tieši tā. Nākamās versijas? Ļoti svarīgi būt nevis pārliecināt, ka var iepatikties, bet es domāju, mēs esam maza valsts ar ļoti lielu ātrumu saziņā, un ja divi cilvēki viens otru pazīst, tad katrs Latvijā ir sasniedzams, un mēs varam atrisināt viņu problēmas. Igauni vēl mazāk, saka jums investors. Nē, mēs esam ātrāk par Igauniem. Mēs ātrāk par Igauniem, tāpēc. Pa lietuviešiem? Labi, vēl atbilžu versijas? Rāšarēna kungs? Protams, var mēģināt, un tā mēs visi skaisti un noteikti iepatiksimies, bet tā, man liekas, ka vienīgais, ko es esmu redzējis, kas strādā sarunā vismaz ar banķieriem vai finansistiem, ir ļoti skaidri spēja noformulēt, ar cik lielu potenciālu tavā valstī ir startup. Vienmēr jautājumi tādi ir. Ja? Ko jūs sakat? Un es varu ātri, tāpēc, ka tur ir gudri cilvēki, bet, teiksim, kaut vai Aironis. Nekā Igaunijā un Lietuvā? Savā konkrētā jomā, jā. Teiksim, Aironis piemērs ir fascinējošs. Ja? Tas uzņēmums cīnās pēc kapitāla nepieciešams, augā milzīgi tempi un visā pasaulē viņi ir vajadzīgi. Līdz apstājās, labi, ejam tālāk.
mēs vakar pavadījām kopīgi vakar. Es varētu paturpināt šodien tā ir savienojamība. Tātad savienojamība, un mēs esam Tas tomēr... pārgrutējušais ar Baltikas jūsējais. Es domāju, ka ar Baltikas tāpat strādās, un tā savienojamība paliks, un Latvijā tā ir priekšrocība Baltijas līmenī. Tāpat gudri cilvēki, talantīgi, angliski runājoši, un valdība, kas tos vienmēr atbalstīs, un viņu globālo mērķu sasniegšanai. Labi, lifts apstājas. Indriksonas kundze kāp liftā. Es jau biju Jūs jau kāpus, bijāt. Bet es varu vēlreiz. Pretējā virzienā. Sorry, Kučinskungs. Es teikšu, ka valdība, kas beidzot jūs atbalstīs, un mēs esam ļoti maz un varam ātri pielāgoties. Mums ir, es strīdēšos, ja kāds teiks, ka slikta likumdošana attiecībā uz jaunu uzņēmumiem. Mums ir reinvestētā peļņa, mēs spējam ātri pavadīt jebkuru līdz viņu panākumiem, un mums ir gal galā Rīgas Tehniskā universitāte, kur gan dažas paraugas var atrast, kā veidojas. Nu labi, un pēdējais lifts. Tas talantu puls, kas mums ir tiešām nozīmīgs, bet es uzreiz skatītos, kas ir tās priekšrocības Latvijā. Jo, manuprāt, viena no tām priekšrocībām ir iespēja testēt tehnoloģijas, un es jau pirms tam pieminēju, tīpaši saistībā ar aizsardzības tehnoloģijām, iespēja, piemēram, tādā sēlijas poligonā testēt mūsu tehnoloģijas, lai mēs pēc tam varētu saprast, kā mēs viņus varam pilnveidot, potenciāli komercializēt, eksportēt. Es domāju, ka tā ir izteikta Latvijas priekšrocība. Lifts klāt. Nu, auditorija, ko mēs sakam? Viņi izdarīja visu, ko Latvijas vārdu? Neizdarīja, ne? Ne? Sāk pieliekat klāt savu versiju, ko viņi neizdarīja? Jā, nu taču jūs sakat, ka neizdarīja. Labdien, es esmu premjerpadomnieks Mārtiņš Brēns. Es zinu, tāpēc, ja es jums prasu, ko viņi neizdarīja? Viņi nenosauc tās pirmsāklas agrīnās programmas ciparu. Ciparu vajadzēja solīt un visu. Ciparu vajadzēja, labi. Ko vēl Nosauciet vajadzēja? 20, 30, 40, 50, jebkur ciparu. Jā, paldies. Ko vēl vajadzēja? Tad drīkstēja teikt, jā? Paldies. Vairāk versiju nav. Nu, tad, ja jūs priekšā nesakat, tad neko vairāk liftā nē. Labi, tagad sākam pāriet uz drusku tādu, varbūt, ka tas nav lēnāks temps, bet kaut kā varbūt dziļāk un detalizētāk. Būs viens bloks ar vairākiem jautājumiem, kas saistās ar cilvēkiem. Un pēc tam mēs nonāksim pie tās naudas. Nu, protams, nauda ir gan, bet primāri sāksim ar cilvēkiem. Tas cilvēku resursu bloks ir sadalīts divos jautājumos, no kuriem otrais būs speciālisti. Bet tas pirmais bloks ir par veidotājiem vai dibinātājiem. Restīvi, tas jautājums ir, ka vispirms vajag nodibināt to uzņēmumu. Vēlams, lai tas dibinātājs neaizbrauc un kaut kur citur to dibināšanu neīsteno. Un līdz ar to jautājums ir, kādus konkrētus mehānismus jūs ieviesīsiet, lai palielinātu potenciālo uzņēmumu dibinātāju skaitu. Man te priekšā ir uzrakstīts arī dažas versijas, ko tā kopiena te saka, bet es jums neteikšu priekšā. Te gan vajadzētu sākt varbūt ar esošā premjerā un populārākā spēka pārstāvu Marku Kučinski. Droši vien, ka... Kāds bija jautājums? Jaunu uzņēmumu dibina. Jā, mums vajag vairāk dibinātāju. Ko darīt? Nevarēs dabūt ieinteresēt, lai ātrāk dibinātu jaunu uzņēmumu, ja viņš saprot, ka sistēmā ir atsevišķi caurumu un īpaši to, ko var pamanīt nākamajā posmā. Es droši vien nepiekrīst, ka ar to atbalstu pirmsākumā, ja ir summa, viņi var palielināt, un tur es nedomāju, ka ir problēmas, bet problēmas varētu rasties tad, kad jau vajadzētu iet uz kaut kādu nopietnu izpēti, lai varētu tikt. Tātad mums ir vajadzīga kaut kāda drošības sajūta, lai tu dibinātu, ka tu varēsi pēc tam savu ideju aprobēt līdz tādam līmenim, ka tev riska kapitāls jau pats būs ieinteresēts. Ir piedāvājumā konkrēts mehānisms. Kāds, acīm redzot, tur valstī ir jārada vēl kāds pavadītājs šajā te posmā. Tas ir man šodienas secinājums izskatoties. Šleserkungs? Tas, ko mēs zinām, viena no problēmām, kas nav saistīta tikai ar jaunu uzņēmumiem, vispār ar bankas kontu atvēršanu. Mēs zinām, ka simtiem tūkstoši cilvēku un uzņēmumu šodien ir atvērši kontus Lietuvā. Esmu runājis ar Kazāku kungu, valdības pārstāvjiem no Saeimas tribīnas. Ir jāpieņem likums, kad ir jāatver visiem konts automātiski, un ja kāds ir piemēram,
uzrodas informācija par konkrēto personu, tad viņu var vērties pēc tam. Patreiz sanāk tā, ka lielākā daļa neatvarot kontu aiziet uz Lietuvu. Ja mēs skatāmies finanšu sektoru, Lietuvas tagad ir aizlidojuši uz Marsu. Salīdzinājumā ar Latviju, kas iet uz leju. Tas ir kapitālais viss remonts, kas notika 18. gadā. Otra lieta ir tāda, tas, kas ir vajadzīgs, ir starta kapitāls, riska kapitāls. Vēlreiz, viens ir tas, kas var nākt caur fondiem, otrs caur to pašu Altumu, kurā ir jāpieņem lēmums dot starta kapitālu, jo daudziem uzņēmumiem, kas sāk biznesu, viņiem nav starta kapitāla. Ja? Un līdz ar to ir nepieciešams piedot. Tāpēc ERAB principa Altums varētu iet kapitālā pat kā partners uz noteiktu laiku un pēc tam attiecīgi iet ārā un tās daļas varētu konkrētais uzņēmums atgūt atpakaļ. Paldies. Jābūt ļoti fleksibiliem, lai palīdzētu tieši sākt. Šovāja kunga versija. Atbildēs tiek lēkts stipri uz priekšu. Jo skaidrs, ka, lai rastos dibinātāji ilgtermiņā, tas pirmkārt ir ilgtermiņa projekts, nebūs neviens konkrēts viens tāds valdības lēmums, kas pēkšņi nākamajā dienā radīs to rezultātu. Skaidrs, ka liela daļa atbildes ir izglītības sistēma attiecībā uz uzņēmējdarbības mācību un to principu domāšanas ieviešanu pēc iespējas izglītības sistēmā. Es zinu, ka, protams, startup ekosistēmā ir diezgan daudz laika un enerģijas veltīts tieši, lai apmācītu to, kādā veidā vispār strādāt un veidot šādus uzņēmumus. Tā ir viena daļa, tā otra daļa jau ir, mums nav jādomā tikai par tiem dibinātājiem, kam ir Latvijas pilsoņu pase. Ir skaidrs, ka Latvijai ir jābūt atvērtā pārējā pasaulē un saprot, ka nesen tika pieņemti grozījumi, kas attiecībā uz startup vīzu viņus ierobežoja tikai uz OECD valstīm. Es saprotu, ka tas tiks mainīts, bet ir skaidrs, ka tā ir otra daļa no atbildes, jo tā liela daļa no pieredzes attiecībā uz to, kā veidot jaunuzņēmumus un tos attīstīt, ir pasaulē, un mums tā pieredze ir jāvelk šeit. Mehānisms būtu kas? Es jau atbildēju attiecībā uz pirmo daļu. Skaidrs, ka izglītības sistēmā ir pēc iespējas vairāk jāievieš šādu veidu tādu principu apmācību, bet otrs attiecībā uz tādām startup vīzām. Es pat skatītos vēl vairāk. Es zinu, ka Igaunijā startup vīzas attiecās arī uz darbiniekiem. Tas nav vēl vairāk par startup vīzām. Labi, Indriksons kundze. Pakāptos vēl mazliet uz atpakaļ, ņemot vērā, ka cilvēku radošā domāšana un spēja atrast jaunas lietas un tās eksperimentos atrisināt, risināt, pētīt, rodas jau skolas solā, un radošā domāšana, es domāju, ir viena atslēga, un mācību uzņēmumu skolās ne tikai radīt kaut kādas visiem zināmas lietas, kā lietas vecs vai kaut ko ar rokām strādāt, bet radīt dažādas netradicionālas idejas ir kā starts bāzē, bet pēc tam noteikti tālāk arī tāda cieša ekosistēmas attīstība, kur sadarbojas gan zinātne, gan uzņēmēji, gan valsts iesaistās, un, protams, arī šis sēklas kapitāls, jo ir laba ideja, un ideju kausi vai tādi konkursi vai vietas, kur kopā satiekas 3 cilvēki, katrs ar savām zināšanām, prasmēm, un viens ir stiprs vienā pusē, cits stiprs otrā, un tad trietā viņi rada šos idejas pilnvērtīgu jau ideju, un tad vajag to sēklas kapitālu, kurā ir tā mīnus zīme, kāpēc nedibina tik daudz dibinātāju radīšanu. Pastrīdēties vai vēl piebilst? Tā Šradenkungs? 3 lietas. Tā pirmā ir, ņemot vērā, ka mēs fundamentāli iepaliekam ar startupiem, mums ir jāsamazina dibinātājiem un uzsācējiem tas viņa riska līmenis, un tad jāskatās par valsts grantiem. Un tas ļoti grūti valstī, jo, protams, kad viena daļa no startupiem ies bankrotā, un tad nebūs nemaz tik vienkārši ar valsti vienoties, kad 20 vai 30 tūkstoši norakstīs. Tā kā es teiktu, vismaz koridorā starp 20 un 30 tūkstošiem mums vajadzētu būt un dot iespēju tiešām, ja ir idejas, mēģināt ar viņām tikt galā un virzīties priekš. Otra, nenormāla smaganēja sistēma. Mums ir visa vīzu lieta, startup vīzas, vispārējais. Es esmu palīdzējis tev vairākām pušiem un meitenēm, te Latvijā tiešām nonāk, kas ir vajadzīgi, lai uzņēmumi mērogoties. Tur PMLP ir diezgan traki, tā ar to visu. Tā kā es domāju, tur ir jāpaplašina tas vīzu jautājums, un otrs mums tiešām ir jāiet tālāk un jāpalīdz tiem cilvēkiem šeit, tā teikt, akomodēties tā varētu. Un trešais, kas ir vēl smagāks jautājums, ir ļoti konkrēti dot uzdevumu universitātēm, lielām zinātnes universitātēm, tiešām investēt tādā zināšanu pārnesē tirgu, jo šobrīd zinātnieks nav tas, kas to darīs, ja? Bet savukārt universitātē ir jāveido investīciju mehānismu zināšanās. Dot uzdevumu universitātē. Protams, jā, tas ir arī pie tā, kur ir gaida vēstuli, ko raksta izglītības ministrijā, tā jā, ir jābūt ļoti konkrētiem mērķiem. Es dzirdēju uzdevumus universitātēm no Lukašenko Baltkrievijā, tāpēc es tā pasmēju. Es atvainojos, universitātēm ir ļoti skaidri uzdevumi, cik viņiem ir jāsagatavo speciālisti un
Nu, tas ir valsts pasūtījums, un es atvainojos, ļoti skaidri. Izglītības, tās ir valsts universitātes. Paldies, Valiņkungs. Daudz runā par izglītību, es piekrītu, viss sākās no paša sākuma jau no izglītotiem cilvēkiem un vajadzīgo prasmu ielikšana sākumā, bet jautājums bija par uzņēmumu veidošanu. Tad galvenā problēma, manuprāt, ir tieši dažādu atbalstu esamība dažādos portfeļos, un būtu nepieciešams visus šos atbalstus sasinhronizēt, lai viņi ir saprotami tātad no ieguldījuma pētniecībā, kā šis projekts, kā šī ideja var nonākt līdz scale-up, līdz vienredzim. Un tam visam jābūt vienā saprotamā sistēmā. Tas, ko mēs šobrīd ekonomikas ministrijā, biznesa inkubatoros strādājot dažādiem uzņēmumiem, ikdienā esam spiesti darīt, palīdzēt cilvēkam, kas radījis foršu ideju, atrast īsto atbalstu fondu vienai, otrai, nākamajai fāzē. Un tas Latvijā šobrīd ir diezgan lielā, restīvi programmas ir, bet viņas nav sasinhronizētas, nav tāda vienota kopīga veidola, kā tas viss strādā. Labi, savstarpējas iebildes piebildes, Šlesterkungs. Redziet, mums ir Latvijā divas fundamentālas problēmas. Viena ir tā, ka dzimst maz bērni, un līdz ar to jauno cilvēku skaits ar katru gadu kļūst aizvien mazāk, tas ir fakts. Otrs, ka joprojām ir liels bezdarbs starp jauniešiem un daudzi brauc projām. Pirmā darba vieta, un tas, kas būtu likumdošanā, piemēram, jānosaka, ka pirmais gads varētu būt beznodokļu režīmā, vispār nav jāmaksā ne iedzīvotāja ienākuma nodoklis, ne sociālais nodoklis jauneklim, lai viņš dabū pirmo darba vietu šeit. Jo mēs visi runājam par uzņēmumiem šeit, bet neviens uzreiz nenodibina pēc vidusskolas uzņēmumu. Tātad pirmais ir pieredze. Pirmais ir vajadzīga pieredze, ka viņš vienu gadu. Otrs, tas, kas ir vajadzīgs, piemēram, arī Polijā, man šķiet, līdz 26 gadi ir iedzīvotāja ienākuma nodokli, nav jāmaksā jauniešiem līdz 26 gadi. Tātad videi jābūt interesantākai. Un tas iespējams pirmais darba gads dos iespēju pirmkārt palikt Latvijā, otrkārt ar šīm idejām tad nāk pie tā uzņēmuma dibināšanas, jo tā uzreiz, ka pabeidz skolu un uzreiz dibina uzņēmumu, tie ir izņēmumi. Mums jādod iespēja pastrādāt Latvijā un nepazaudēt tos 25%, kas šodien ir bez darba. Kučinskungs. Ne, man tāds piemērs, kā es gatavojos šodienai, es aptaujāju visas puses, gan finanšu ministriju, gan prezentācijas, un vislielāko pienesumu man iedeva praktiķis Didis Dejus, kas ir arī premjera padomnieks, un kad visu to saliek kopā, tad es saprotu divas lietas. Viens, ka mazliet ir jāpielabo, tā jau nav, ka sistēma nav, bet viņi ir jāizveido, un faktiski tam, ja reiz gribas, un mums iet šai virzienā, tad tam jābūt kaut kādām pārnozāru skatījumam, jābūt idejas nesējām, uzraugam, kas teorētiski mums ir ekonomikas ministrija, bet 22 uzņēmumi, tātad kaut kas nav īsti, bet pārējiem visiem jāiet palīgā. Tam ir jābūt vienam no ierakstiem jau pašos pamatos, ka tas mums ir svarīgi. Tad pārējie pievilksies, jo vieni par otriem īsti nezināja, ko otri dara. Man papildu jautājums, ja jums tik gudri premjera padomnieki, kāpēc jūs te programmā neko pa jaunu uzņēmumiem neuzrakstījāt? Tāpēc, ka mums bija jāveido valdība 7 dienās un kaut kas izspruka, un mēs domājām, ka tas, ka mēs atbalstām... Tā jau Jāņi un tas jau Jāņi. Nē, mēs uzskatām, ka tas ir pats par sevi, tas jau jāsaprot, ka jāatbalsta. Vēl iebildes savstarpējas, Valaņkungs? Es teiktu, ka tomēr pa šiem jaunu uzņēmumiem tomēr tā galvenā problēma, es gribētu tomēr uzsvērt, šeit ir arī pārāk mazais fokus uz politiku kā tādu, jo es domāju, ka līdz 22. 3. gadam Latvijā tāda politika vispār kā tāda īsti nepastāvēja. Tas bija tāds atrauts pasākums, kāds kaut ko dara, kāds kaut ko nedara. Nebija vispār vienota politika. Mēs politiku veidojam pēdējos 4 gadus pēc būtības. Jo viss, kas ir Indriksons kundze, visu cieņas sāka pēc būtības, un tad mēs turpinam šobrīd. Un ir vēl ļoti daudz darāmā, un jāatzīst, mūsu kaimiņu valstis ir daudz vairāk soļus priekšā. Mēs viņus ķeram rokā, bet esam pārliecināti, ka mēs viņus varam arī apdzīt, ja mēs izdarīsim. Ka mums konkrētie mehānismi jāmeklē. Nepazaudējam šo jautājumu uzstādījumu. Šuvajakungs? Sarežģītāks jautājums uzdot šobrīd, jo tu mini, Viktor, kad ir uzsākts tas darbs, bet ir skaidrs, ka tā, manuprāt, izaicinājums numur 1 ir tas, ka mums bija stratēģija no 22. līdz 25. gadam, tagad jaunas stratēģijas nav. Un viss jau galu galā sakņojas tajā, vai valsts spēja nodefinēt gan tos mērķus, gan tos izpildes mehānismus. Un es arī gatavojoties šai sarunai, centos atrast, vai ir bijis tas stratēģijas izvērtējums. Jo viens ir skaidrs, ka ekosistēma ir augusi pēdējos gados, un ir grūti pateikt, cik lielā mērā viņa ir augusi, tāpēc, ka
Vienkārši mums ir talantīgi cilvēki, kas paši strādā un paši darbojās, un cik lielā mērā tas ir noticis, tāpēc, ka valsts ir palīdzējusi vienā vai otrā veidā. Un ja mums nav skaidrs tās atšķirības, tad visas tās atbildes, ko mēs šeit dodam, ir mazliet tāda izjūta kā eksāmenā, ka mēs mazliet skaitām tās pareizās atbildes, bet kas ir tas politiskais līmenis, kas ir tas redzējums šobrīd ekonomikas ministrijā, kāpēc mēs neradam jaunu stratēģiju, neradam jaunus mērķus, man nav skaidrs. Bet noprecizējam, tad izvērtējums nenotika tajā valdībā, kur piedalījās progresīvie, un tagad turpina nenotikt šajā valdībā. Tā ir man izpratne, jā. Labi, Valaņkungs. Piedalījās progresīvie izvērtējumi notikās regulāri pa katru programmu atsevišķi, un tas, ko es arī minu, ka nav jau tāda kopskata, ir katrai programmai atsevišķi, ir pētniecība izvērtējums, cik tad tur ir izpētīts, kas ir izpētīts, starta kapitāliem, visos atsevišķi ir, bet kopskata nav. Bet par jauno stratēģiju tā šobrīd ir pie LIA, un tā stratēģija ir. Viņa pārcēlās no ekonomikas ministrijas uz LIA. Pie LIA viņa nav ekonomikas ministrijā. Es jau jūtu, jo Valaņkungs tūlīt jau ies vaļā jau. Labi, vēl kaut kāds repliks par šito tēmu? Replikas ir tādas vēlreiz. Starta kapitāls, kādā veidā uzsākt. Par to jau tas jaun uzņēmums, ja uzņēmums strādā, viss ir labi, bet jaunajam vajadzīgs kapitāls. Kapitāls, cilvēka zināšanas. Problēma ir tāda, ka mums, diemžēl, daudz prioritātes iet zelta pāļos, Air Balticā tagad miljardi tiek grūst un tā tālāk. Problēma ir tā, vajag vairāk naudu iedot. Kādreiz bija programma, cik tur dažus miljonus deva jaunu uzņēmumiem. Mēs ierakstījām 40, reāli 100 miljonu būtu jānovirz, jāsaka, dodam 100 miljonus, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā nauda ar uzvi atgriezīsies. Līdz kapitālam paliekam pie cilvēkiem. Cienītā publika, ko jūs sakat? Vēl bija replikas? Ašarankungs īsi? Īsi, jā, vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt pie mehānismiem, un tas ir ļoti sens mehānisms, to izmantoja Izraela, un patiesībā startup arī tas sākās, valdības iepirkumi, un valdība var pirkt preci, un valdība var pirkt risinājumu. Un tā ir viena no interesantākajām lietām. Protams, birokrātija ir ļoti, ļoti grūti, jo tur ir ļoti, ļoti daudz riski, bet tas ir viens veids, kādā valdība var atrisināt savas ļoti, ļoti sarežģītās problēmas. Nezinu. Un tad būs vairāk jaunu uzņēmumu dibinātāji. Protams, tādā gadījumā tātad veidosies noteikti veidu universitāšu un startup komandu konsorcija, kur būs gatava to atrisināt. Labi, cienītā auditorija, ko jūs dabujāt vai nedabujāt? Iedodiet tur lūdzu mikrofonu pirmā rindā. Par pēdējo komentāru par tiem valsts iepirkumiem, ka informācijas tehnoloģiju jomā tie lielie uzņēmumi, kas piedalās vietējos informācijas tehnoloģiju iepirkumos, viņi galīgi nav tie startupi, kas pēc tam kaut ko eksportē. Man liekas, tur dažreiz varbūt vajag tieši samazināt tos vietējos iepirkumus, lai veicinātu, lai strādātu vairāk uz eksportu. Droši vien, bet ja izdarīt korekciju, kad pasūtīt tiem, kas neeksportē, tad droši vien, kad nepasūtīt tiem, kas neeksportē, droši vien ar to mēs tālu tik, bet ja apstamies kaut vai Igauniju e-veselību, no e-veselības un universitātes programmas kopā, es nezinu, cik liels skaits veselības aprūpas startup ir radušies. Vēl kaut kas par dibinātājiem bija, Šuvajakungs vēl bija? Mēs neviens šeit neesam vakumā, šeit ir tiešām tādā politiskā vakumā atnākuši pirmo reizi. Ikvienam no mums ir kaut kāda tagad politiskā vēsture, un manuprāt, ir vērts prasīt, kāpēc tas nav līdz šim darīts, jo citādi, manuprāt, mēs tas niedzam vienkārši tādas pareizas atbildes, kuras visi vēlas dzirdēt, bet ir vietā kritika gan progresīvajiem, gan, manuprāt, arī citiem, jo, piemēram, tādiem publiskajiem iepirkumiem, bija šis jautājums Saeimā, bija viņš veselu gadu, un nevienu reizi es nedzirdēju, arī tā skaitā no progresīvajiem, idejas par to, ka mēs varētu piešķirt zinām veida lomu arī jaunu uzņēmumiem gan publiskajos iepirkumos, gan varbūt valsts kapitāla sabiedrībām likt arī zināmu mandātu strādāt ar jaunu uzņēmumu kopienu. Tās idejas absolūti nebija Saeimā. Vienkārši tad, lai tas ir skaidrs un skatoties tālāk kritiski vērtēt šeit, ko mēs sakam. Kučīnskungs? Ašarādenkungs pavēra vienu laukumu, kas ir ļoti, man šķiet svarīgs. Ja reiz mēs uzliekam, ka jaunu uzņēmumu mums ir svarīgi, kas stādos priekšā nākamo valdību un ierakst, tad mums jāatdaisa iespēja un praktizēt tieši, mums ir valsts kapitāls sabiedrības, man šķiet vairāk nekā vajag, mums ir pietiekoši dati, kas nav sensitīvi, ir jābūt no valsts puses tam, kas ņem pretī šo te. Pirmais darbs varētu arī būt kaut kādā ziņā ar valsts palīdzību. Vēl ir komentāri vai jautājumi, es ceru? Labdien, Matīs no Latvijas privātā un iespēju kapitāla asociācijas. Tas tāds ierosinājums nākamajai valdībai. Viens no iemesliem, kāpēc varbūt nav daudz jaunu uzņēmumu, ir
sabiedrība arī, kā jums lūdzu nosaukt jaunu uzņēmumus, nevar nosaukt gluži tur 10, 20, 30, bet viņi ir daudz. Un publiskais sektors tā uzņemties to lomu, stāstīt par šiem veiksmes stāstiem. Tie veiksmes stāsti ir ļoti daudz mums. Un patreiz to dara gan Startim, jaunu uzņēmumu asociācija, gan Latvijas investoru asociācija. Nu, mums ir ierobežot resursi, bet mēs to darām. Bet nākamā valdība varētu to izvirzīt kā prioritāti, piemēram, finanšu ministrijā, ekonomikas ministrijā, sanāksmi telpās būtu logo ar jaunu uzņēmumiem. Visi, kas ienāk iekšā, redz, šie ir Latvijas top 10. Protams, tie logo var mainīties, nāk kāds klāt, kāds paiet nost, bet tas ir tā, ka visu laiku tu redzi jaunu uzņēmumus. Un attiecīgi kādam uzjautājot arī politiķiem, jo aiz katras iestādes organizācijas ir cilvēks, viņš reiz var nosaukt 4, 5, 6, un tad viņš ir jāapstādina, viss pietiek. Labi, paldies. Kurš ir gatavs kļūt par jaunu uzņēmumu reklamētāju? Nu, tagad ir priekšvēlēšana solījumi, pastieties. Nu, reku vēlētāji. Protams. Kurš? Es domāju, ka svarīgi ir ne tikai reklamēt kopumā kādam, bet, manuprāt, es jau pieminēju to, ka viss sākas tad, kad jaunieci ir gatavs kaut ko darīt. Un, ja mums ir... Vienkārši jautājums bija. Jā, Piekrītat, jā, vajag vairāk reklamēt. Piekrīt. Vajag, noteikti vajag. Jā. Izglītība ir īstā vieta, kur visvairāk vajag reklamēt. Iespējas. Skaidrs, ka jāreklamē drusku samulus. Nu, vismaz tā savā sektorā, kas fintech, kolētīna kaut vai apstiprinās. Nu, mēs kaut vai te pašā Polijā diezgan Itālija, Polija, es nezinu, kur vēl. Ja? Katrā ziņā tas ir bijis liela prioritāte, un tur ir viss prezentācijas rādīts, mums ir šitā, un mums ir tā, un mēs vēlamies vairāk kopā darīt. Nē, mēs savus fintechs esam rādījuši. Buldozer reklamēšana pret jaunu uzņēmumu reklamēšanu. Ko nozīmē reklamēt? Ir svarīgi, labākā reklāma ir konkrētie darbi un rezultāti. Un ja viņi ir redzami, tad visi zina. Ja viņi nav tik redzami, tad arī, diemžēl, ja nav tādi darbi, ko baigi izreklamēt, tad ir slikti. Bet, piemēram, mēs bieži sakam Rīga. Līvānos ir 2 uzņēmumi, kas nodarbojas ar stikla šķiedra produkcijas ražošanu. Viņi dažādas kabeļus ražo pa visu pasauli. Pasaules mērogā tas ir neliels uzņēmums, bet es satikos ar vienu no īpašniekiem. Viņš teica, tagad uzņēmuma kapitalizācija Līvānos ir pāri pat 200 miljoni, un viņi 10 gadu laikā grib sasniegt miljardu. Līvānos, nevis Rīgā. Viņi tirgo gan uz Alfabētu, gan Nvidia, visām lielajām Amerikas kompānijām uz Izraeli. Bet kas ir svarīgākais? Ir jāsaprot, ka ļoti bieži tie mazie startupiņi veidojās tad, kad kāds atšķiļās no tā lielā. Plikā vidē jau to nevar izveidoties. Mums ir vajag vairāk liels uzņēmums. Otra lieta, ja ir tie, kas uz vietas mums vajag atvest citus, lai viņi būtu šeit. Bet priekš tam ir vajadzīga laba vide, labi nodokļi, lai šeit atnāktu šīs kompānijas strādāt, īrīt to veiksmīgi savā laikā darīja. Un tad arī radīsies vairāk mazie. Paldies, publika iesilusi, dodam publikai vēl vārdu. Paldies, es pārstāvu to nesen pieminēto digitālās veselības nozaru šobrīd. Un, iepirkumi tajā ir šausmīgi sāpīgs jautājums, bet kāpēc es gribēju šo pacelt, ir tikai par to, ka runa ir arī par mājasdarbiem, par pamatā. Tas, ka mēs cīnīsimies, lai tiktu pie valsts iepirkumiem, tas ir skaidrs. Liekat mums pretī, cik daudz papīrus gribat, mēs to izdarīsim. Bet tad, kad mums pretī slimnīca, kur ir izcīnījusies šīm papīru kaudzēm, saka, ziniet, viss jau baigi forši, bet mums nav budžets atjaunot rūterus, ievilkt internetu. Kā mēs cīnīsimies ar to, ka vispār valsts sektors ir gatavs šīm inovācijām, jo nav, visur, kur mēs ejam, pretī ir virkne šādas problēmas, kur mājasdarbi vienkārši nav izdarīti. Kā mēs cīnīsimies? Jau tā kā tur daļiņa alestē, kas neļauj tā kā. Tad tas jau ir atrisināts, ja jūs prāt? Atrisināts ir priekšdarbs, lai nebūtu vairāk nekāda karteļa un monopola, bet tas, par ko jūs runājat, ir faktiski pastrīdaties ar viņu. Mainīt domāšanu. Ja tas ir pa iepirkumiem, kur mēs šobrīd taisām vismaz pilnu atklātību, lai būtu, lai katrs redzētu, es vienkārši pieņemu to šobrīd zināšanai. Mums kā inovācijas sniedzējiem nav jādomā par to, vai mūsu klientam dienas beigās ir pietiekama apjomīga infrastruktūra. To mēs viņiem nevarēsim. Mēs neiesim iekšā, pilnīgi visu nenomainīsim. Tas jau par to ir. Un ja mēs gribam, lai valsts sektorā ienāk gan inovācijas, mākslīgais intelekts, visu, ko jūs minat, mums ir jābūt pietiekami gataviem to ņemt pretī.
Par to ir tas stāsts. Es varbūt varu Droši vien piemetināt, vajadzētu konkrēti saprast, kas Jā, ir es stāsts, nē, bet es vispār domāju, ir lielā Kas konkrēti stāsts? Ja rūteri ir tā kā plānošanas jautājums vairāk. Klausām, Skaidrs, ka Mērija veselības Rīgas aprūpē naudu pietrūks. Tas, protams, viņi prioritizē samaksāt darba algas. Tā ir taisnība, bet nu šitā arī tik traki jau arī nav, ka bāzes tehnikai Es laikam nav. neuzsaukšu konkrētus klientus vārdos, bet kā nozares mums noteikti var teikt, ka ir ļoti, ļoti sāpīga tēma. Es domāju, ka tā nav vienīga veselības nozars problēma. Tieši valsts pusē iestādēs, kapitāla sabiedrībās izpratni par inovāciju iespējām vai jaunu uzņēmumu piesaist vai vienkārši problēmu risināšana ir nepietiekoši, jo viņi cīnās ar sadzīves jautājumiem. Un es domāju, ka pārvaldības jautājums ir, ka būtu jāuzlabo zināšanas un kompetences cieši sadarbībā ar tām pašām nozarēm, viņus savedot kopā. Es domāju, ka mēs kā valsts, kā pasūtītāji ļoti bieži esam maz spējīgāki par tiem izpildītājiem, diemžēl. Kas bija valsts? Valsts kā pasūtītāji nav spējīgi. visi valsts. Nē, es domāju, valsts puse tajā kapitāla sabiedrība iestāžu pusē, mēs kā pasūtītāji daudz izdarām kļūdas, jo mēs nemākam, un vissliktākais piemērs ir tās pa cītē, ka vispirms aiziet paprast potenciālam izpildītājiem, pasaka, ko man vajag, un tad to arī nopērk. Faktiski vispirms ir jāsaprot, ko, un tad jāmāk arī to nopirkt. Arī inovāciju vajag nopirkt, mācēt. Nevar vienkārši pateikt, atnest to, nezinu ko, un kad, nezinu kad. Patiesībā valsts pusē šis jautājums ir jārisina. Vēl publika? Es varu arī patiešām oponēt. Ja? Man ir vairākas opozīcijas, bet es pateikšu tikai divas. Viena būtu Valaņa kungam. Jūs minējāt, ka pēdējos 4 gados notiek darbs pie jaunuzņēmuma politikas izveides, ka pirms tam īstenot pie tā darbs nenotika. Es vēl uzmeklēju MK mājaslapā vismaz 2019. gadā noslēgto memorandu ar nozari, lai veicinātu tās attīstību. Kāpēc to saku? Jo neviens no jums, principā, nav valdībā 1. gadu saraustīti, kaut kas ir noticis darbā ar jaunuzņēmumu, bet nav nekad bijusi nekāds ilgtermiņa risinājums, kas būtu valdības līmenī kā prioritāte, un tas ir tas, kas nenormāli iztrūkst. Tāpēc nav gluži vieta konkrēti partiju uzslavām vai kam. Vienkārši godīgi tā nav bijis prioritāte. Otrs, es gribēju arī Šlesarkungam oponēt par to, ka vajag lielo uzņēmumu atnākšanu Latvijā, lai šeit veidotos jaunuzņēmumi. Kaut kādos gadījumos gan jau tas palīdzētu, bet realitātē mūsdienās tev vajag datoru un internetu, un to var izveidot savu uzņēmumu. Tā ir vismilzīgākā, vislielākā dāvana, kas mums ir, lai tā teikt mazajā valstī varētu būvēt kaut ko lielu, tā kā mums nav obligāti vajadzīgi lielie uzņēmumi. Atbildam, jā. Pa lielajiem uzņēmumiem tas pats Nokia princips, viņi bija augšā, lejā, un ļoti daudzi mazi startupi izveidojās tieši no tās Nokijas. Runa par to. Patreiz mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas ir uz vietas, bet mums vajag palielināt konkurenci. Svarīgi, lai jo vairāk ienāk starptautisku uzņēmumu, jo vairāk būs iespējas arī vietējiem. Un viņi ne jau atnāk, lai viņi strādātu Latvijā, bet lai strādātu no Latvijas. Šodien daudz strādā uz uzņēmumiem, kas ir reģistrēti citās valstīs un tiešām pie datora visu dara. Bet ir viena lieta, mums tomēr vajag, lai uzņēmumi būtu fiziski šeit, nevis tikai darbinieks, kas strādā tur kaut kādā ārvalstu kompānijā, bet lai uz vietas mums tie uzņēmumi, jo tad attiecīgi būs tā lielāka vilkme. Nevis tā kā viens cilvēks strādā kaut kur, bet tur uzreiz veidosies tāda struktūras un vide, kur būs daudz cilvēku, kas saistīta ar konkrētu uzņēmumu. Tāpēc vajag, lai Latvijā būtu pēc iespējas vairāk. Un tā ir tā Silīcijas ielē, kas nav tikai kaut kur citur atrodas, bet vajag arī Latvijā to veidot. Jā. Es arī nevaru, manuprāt, tieši lielo uzņēmumu nozīme ir pārāk maz novērtēta Latvijā līdz šim, un fokus uz lieliem uzņēmumiem, es teiktu, tā praktiski nav bijis. Tikko jūs parādījāt to slaidu pašā sākumā, ko mēs visi sākām, tur bija tā piesaistītās investīcijas 78 miljoni pret 220 miljoni, 76 pret 238 Lietuvā. Iedomājieties, jūs noteikti daudz ziniet, kā šis slaids izskatītos, ja mēs tur nebūtu ieskaitījuši vienu lielo uzņēmumu, Aironas, un viņu piesaistīto investīciju. Tas slaids izskatītos ap 20, tas ir pa 25. gadu, jā. Un tas
Tas, ko es gribu teikt, piemēram, vai to var uzskatīt par jaunu uzņēmumu vai nē, mēs varam pastrīdēties. Es to gribētu likt šajā kategorijā, piemēram, Asnes Ingredients Jelgavā, vairāk kā 100 miljonu investīciju, viņi pavilks sev līdz vēl 20 citus uzņēmumus, kas jau šobrīd pārtiks nozarē veidos jaunu uzņēmumus ap šo vienu lielu uzņēmumu, un tas būs reāls izrāviens visai lauksaimniecības industrijai Latvijā. Viena uzņēmuma attīstība. Un tāpat arī citur. Šavedrikungam. Jā. Es gribu noreflektēt uz to pēdējo reakciju. Tas gan ir, tādā ziņā piekrīšu Vāju kungam, mēs tā kā skolnieki atbildam, šits būtu labi un šits būtu labi. Ja mēs runājam par tādu sistēmisku, teiksim, stratēģijas rakstīšanu, un tad es vienkārši atceros, kopš tā brīža, ka rakstīju pirmoreiz likumu, bija ļoti, ļoti rūpīgs izvērtējums, kāda ir citu valsts startup ekosistēmas arhitektūra. Un skatījās katru elementu gāja cauri, kas mums ir, tajā laikā viņi bija vienkārši jāuzbūvē. Šobrīd lielais jautājums būtu tiešām katram no elementam iziet cauri, kas mums nav, ar ko citas valstis ir bijušas labākas, un tad konkrēti izvirzīt mērķis tam konkrētam startup ekosistēmas elementam, kādā viņš nākamajos gados attīstītos. Citas pieejas īsti nav. Tas nozīmē, ka tas nav izdarīts šajā sasaukumā. Šobrīd gan es neatradu, ka tas būtu izdarīts. Tas nav izdarīts manā ieskatā, jo tāpēc arī skatījos, vai mums ir kaut kāds vērtējums par tiem pēdējiem 3 gadiem, kas mums ir un kas mums nav sanācis, jo tad, kad tiek rakstīta 21. 22. gada stratēģija, tur viens no galvenajiem izaicinājumiem ir ekosistēma kopumā sadrumstalot, mums tur atkal nav tāda viens pieturas aģentūra, kur viss ir savā ziņā centralizēts valsts pusē. Un ir pagājuši tagad 4 gadi, un mēs joprojām esam tajā pašā situācijā par spīti tam, ka mums pat nav jāskatās tālu prom. Gan Igaunija, gan Lietuva ir ļoti skaidru risinājumu, kā valsts pusē šīs jautājums tiek risināts politiskajā līmenī. Igaunijā, protams, vairāk kā tāds ekosistēmas organizētājs, Lietuvā arī tā skaitā tāds biznesa attīstības pakalpojumu vai tas fokus attiecībā uz to. Labi, Latvijā mums nav. Mēs priekšvēlēšanās sēžam un sakam, ka vajag izanalizēt. Nē, pat nevajag izanalizēt, ir skaidrs, ka Lijā vajag atsevišķu departamentu jaunu uzņēmumiem. 3 teikums, ja tur būtu viens no tās prezentācijas slaidiem, tas parādītu, ka tad, kad mēs pirmo likumdošanu pieņēmām kaut kādā 18. gadā, tad ir pēc inerces jau pirmās strīpiņas ir diezgan augsts, tad pat naudas starp citu tikpat kā nebija. Un pēc tam nāk lejā kritums. Un problēma vēlreiz... Kariņš vainīgs. Nē, Kariņš pats par sevi, bet es domāju tas, ka šī sistēma, kā jau teicu, tur ir 5 iesaistītie un nav kopskats uz visu. Un ja tev nebūs kopskats, arī nebūs rezultāts. Pēc tam ir objektīvs kritums. Nauda pēdējos gados dota, bet kritums turpinājās. Paldies, publika turpina jautāt, es ceru. Nē, tas būs tā kā jautājums un komentārs, ja godīgi, tad visiem diezgan švaki iet ar kaut kādu konkrētu mehānismu nosaukšanu, un man ir vairāk jautājums Valēņa kungam. Ja mēs tā kā dziļo tehnoloģiju nozares pārstāvji esam, man liekas, gadu laikā rakstījuši entās vēstules ar priekšlikumiem, kas būtu jāmaina šajā periodā, kas būtu jāmaina nākamajā periodā, esam gājuši uz tikšanām ekonomikas ministrijā un tā tālāk, tad kāpēc jūs tā kā mūs nedzirdat? Uzreiz atbildēšu. Uzreiz atbildēšu arī. Tāpēc, kad problēma Latvijā šobrīd, ka jaunu uzņēmumu atbalsts balstās uz Eiropas Savienības struktūra fondiem, tas nebalstās uz budžetu. Un budžetā, cik budžetā šobrīd nauda, jo ziniet, cik budžetā nauda atvēl jaunu uzņēmumiem? Latvijas valsts nodokļu maksātāji 400,000 gadā. Pa 400,000 gadā jūs varat paši saprotiet, ko jūs varat izdarīt pa 400,000 gadā. Viss tas, ko mēs esam darījuši, mēs esam pielāgojuši dažādās Eiropas Savienības atbalsta jautājumus, un jūs ļoti labi ziniet, ka ļoti daudz jaunu uzņēmumu viņus arī saņēmuši. Gan agrīnā stadijā, gan tālākās izaugsmes stadijās ļoti daudz uzņēmumu to ir saņēmuši. Un tas, ko mēs esam darījuši, mēs tiešām esam daudzas šīs programmas mainījuši, regulāri mainījuši, pielāgojuši tieši jaunu uzņēmumu vajadzībām. Burtiski katru mēnesi mēs esam valdībā pielāgojuši šīs programmas. Jūs uzskatāt, ka jūs dzirdat visu? Mēs dzirdam, bet ne visu mēs varam izdarīt, jo iespējas pielāgot programmas pilnīgi visos gadījumos nav iespējams. Tev ir ierobežojumi, ko tev uzliek Eiropas Savienība, un arī daudzos gadījumos mums ir bijis nepieciešams gads, lai pielāgotu un saskaņot Eiropas komisiju vienu vai otru izmaiņu. Es varu jautājumu, jā, saistībā ar šo izejot mazliet varbūt no Latvijas, pašlaik Eiropas Savienība izstrādā nākamo daudzgadu budžetu. Ja mēs runājam par nākotni un nākotnes valdību, kaut kādā mērā tas, ko jūs tagad sakat, nozīmē, ka tad nākamie
teiksim tā, politikas veidošana būs bāzēta varbūt uz šo daudzgadu budžetu, ko pašlaik Eiropas Savienība Viennozīmīgi nākotnes attīstības naudu uzreiz visiem godīgi jāpasaka Eiropas Savienības fonda. Tas ir lielākais ārējais finansējums Latvijas ekonomikā, un tāds arī paliks nākamajos gados. Protams, privātā kapitāla investīcijas arī pārāk maz novērtēts, bet fondi būs, un tie fondi laicīgi jāsāk pielāgot un sagatavot šīm vajadzībām. Mēs aizgājām tagad atkal naudā. Es vēl gribu atgriezties pie cilvēkiem, bet ātras atbildes iedodiet Kačinskungs. Bet, ja ir nauda, es nepiekrītu Valēņkungam, kāpēc jāsmāda Eiropas Savienības struktūra fonda nauda? Nauda ir nauda, un 400 000 budžets ir tas, kas arī turpināsies, bet tas nav priekš tā, bet nākamā struktūra fonda periods ir lielās iespējas šobrīd. Ja mēs tā kā šobrīd esam vienojušies laizam starp sietu ekonomikas attīstību, tur jaunu uzņēmumu vieta ir ļoti liela. Un nav jau nozīme, ka tā ir struktūra fonda nauda, bet mēs varam, mums viņi ir, mums viņi atbilst un labāk dot šādās sfērās nekā izplekarēt kaut kur katram pa druskai. Es jau varu varbūt komentāru. Pastrīdēties varat, labi? Nē, es tā kā piekrītu, es arī saprotu, bet kaut kādā mērā, man liekas, klausoties diskusijas, ir svarīgi saprast, kas ko dara. Jo, pieņemsim, nākot no Briseles, mēs dzirdam dažādas lietas, un tiešām tad kas ir tas atbildīgais? Vai tā ir Lija, vai tā ir ekonomikas ministrija? Jo bieži vien mēs runājam par to, kas mums ir jādara un ko darīt labāk jaunu uzņēmējiem, vai ja mēs runājam par deep tech, bet kas to īsti dara? Latvijā? Paldies, ļaujiet man šitien pieformulēt. Šitas ir jautājums no tā saraksta. Ja viņš vienkārši tagad ir audio versijā un audiovizuālā versijā uzdots, es viņu tad noformulēšu tā plašāk. Par to stratēģiju šeit pieminēja, stratēģijas termiņš ir beidzies. Nevis laikam neapstrīd. Plus vēl tas, kā viņš jums saucās, dokuments, memorands sadarbības ar šito visu ekosistēmu. Arī tā kā vairs nav spēkā, plus vēl to bāzi, kas šajā jautājumā ir ielādēta, tur pievieno klāt, ka Lijā jaunuzņēmuma atbalsta nodaļa likvidēta. Un tad, saliekot to visu kopā ar šo jautājumu, kurš ko dara, tad jautājums ir, skatoties uz nākamo 4 gadu, kurš tad būs tas atbildīgais, gan politiski, gan izpildvaras līmenī, pēc jūsu versijas, tai valdībā, kurā jūs varbūt tiksiet iekšā, vai varbūt pat vadīsiet, kas par šo visu uzņemās tieši atbildību. Šlēsner kungs mēģina būt pirmais, labi? Tam jābūt premjeram. Jo premjers ir vienīgā amatpersona, kas var atlaist jebkuru ministru. Premjers ir vienīgais, kas var noteikt dienas kārtību ministru kabinetā. Un šīm sarunām, kas notiek šeit, jānotiek ministru kabinetā. Mums programmā ir ierakstīts, ka pēc LTRK, LDDK un citu uzņēmēju organizācijas vajadzētu veidot valdības sēdes, kurā tiek pieņemti lēmumi, nevis darba grupa, kurā ir papļāpāšana. Tas, ko es vēlos teikt, tā lielākā problēma, mēs runājam par 400 000 naudu, kas izskanēja. Mēs pēdējos 5 gadus aizņemamies par 2 miljardi vidēji. Cik aiziet investīcijā? Lielākoties tā nauda aiziet noešanā. Nākamgad, pagaidzi, tu pabeigšu, Jāni, 3 miljardus mēs plānojam aizņemties finanšu ministrija. Līdz ar to pēdējie cipari Igaunijā ir apmēram par 2,5 miljardi lielāki ienākumi nekā Latvijas budžetā. Šlēsner kungs, es varu jūs pārkliegt, jūs zināt. Es pa naudu. Drīkst pabeigt? Jautājums ir par atbildību. Jūsu versija, ja jums šitie sūdzēsies un teiks, ka ekonomikas ministrijā nav labi, ejiet pie premjera. Vēlreiz. Pirmkārt, par šiem jautājumiem nevar atbildēt viena ministrija, bet tā ir valdība, jo virkne programmas var iet caur dažādām ministrijām. Ir izglītības, ir veselības, ir ekonomikas un tā tālāk. Jā, mums jāiesaista visa valdība kopumā. Kas atbildēs, kas vadīs? Tātad tam pavisam noteikti nav jābūt premjeram, jo tad es esmu pārliecināts, gandrīz neviens netiks uzklausīts no nozares, jo premjera darba kārtība būs pārpildīta. Tam politiski atbildīgiem, protams, ir jābūt ekonomikas ministram. Manuprāt, tā godīga atbilde, kāpēc nav saklausīta nozara vai liela daļa tā jūtās. Man varbūt ir viegli to teikt, jo es neesmu ekonomikas ministrs, bet ir tāpēc, ka tā vienkārši nav bijusi politikas prioritāte pēdējos 3 gados. Tā kā šīs ir debats, ļaujiet man paslavēt progresīvos. Vienīgais iemesls, kāpēc 400 000 tika ielikt budžetā pirms 3 gadiem, bija tāpēc, ka progresīvie iegāja valdībā un mēs uz to uzstājām. Attiecībā uz nākotni. Attiecībā uz nākotni skaidrs, ka tam ir jābūt ekonomikas ministram, kurš ir politiski atbildīgais. Indriksons kundze arī bijāt ekonomikas ministrs, kam ir jābūt, kam
nav jābūt kādos memorandos, kādās vēl formās? Šobrīd es domāju, ka noteikti tā ir ekonomikas ministrija un ekonomikas ministrs, kas ir atslēgas cilvēks un arī politikas virzītājs. Ciešā sadarbībā es domāju, ka visi, kas no šiem cilvēkiem ir bijuši valdības darbā, noteikti ļoti labi zina, ka vēl aizvien valdības sadarbspēja dažādos jautājumos ļoti apgrūtinātu. Nerunāsim vēl par ierēdniecības līmeni, kas viens otru mēdz bremzēt, apkarot un iestāties pozīcijās par seniem aizvainojumiem. Bet es domāju, ka tas jautājums ir jāpaceļ augstāk un viņi nedrīkst laist zemāk par ministru kabinetu stratēģijas līmenī, un tad arī memoranda līmenim ir jānonāk līdz tiešām ministrijai un visām sadarbības pusēm, ieskaitot universitātes, asociācijas, jaunu uzņēmumu un visas šīs biedrības, faktiski ekosistēmu, jo tā nozīmība ir jāpaceļ augstāk. Ja tagad mēs pat nezinām, kurā vietā, kurā kabinetā top stratēģija, tas nozīmē, ka tā nav prioritāte. Kučinskungs. Pailnesējs, protams, ir ekonomikas ministrija ar instrumentiem Lijā, tur arī Altums, bet tam ir jābūt premjera dienas kārtībā, tik tālu es piekrīt, tāpēc, ka ir tās saucamais rīcības plāns ar prioritātēm, viņam ir jābūt valdības kopējām, un tad jau būs spiest iesaistīties gan finanšu ministrija, gan vispārējie, gan izglītības. Protams, ka tā kā premjeram patiešām tur nav laika, ja, tad to visu informāciju saplūst tur, bet uzdevumi iet gan augstskolām. Ja tur būs ierakstīts rīcības plānā izstrādāt stratēģiju, tas viss būs beidzies. Bet ja tur būs ierakstīts jaunu uzņēmumu atbalsts, kā viena no ekonomikas sadaļā, visi būs spiest strādāt. Ierēģi pēc savas būtības ir likuma paklausīgi. Un ja tev ir virziens, kur tad viss strādās, tas ir diezgan elementāri. Testa jautājums, es nezinu, vai finanšu ministram vai premjeru padomniekam. Šim premjeram ir 3 mēnešos gandrīz ir bijis kaut reiz jaunu uzņēmumu dienas kārtībā. Nu, viņam visu laiku, tas man pieminētais Dīdzes Dejus, viņi tiranizē katru, es domāju, katru pārdienu. Labi, vēl versijas, Valaņkungam versijas? Man bija jāatbild Šavājo kungam, jo 3 gadu atpakaļ mēs tiešām kopīgi panācām to, ka tie 40,000 tiek ielikt un daudzgads budžetā, ka viņi arī katru gadu ir, bet 3 gadu laikā jums nebija neviena pārmetuma par to, ka kaut kas nebūtu kārtībā. Viss bija pat uzslaus visu laiku, viss super un forši un viss tiek sadzirdēti. Tagad mēs uzdodam jautājumus, bet manuprāt, tiešām jābūt ar ekonomikas ministru pārziņā, tā koordinācija jādara no ekonomikas ministrijas, un vēlreiz ekonomikas ministram ir jāpārauga tas, ka tas nav tikai ekonomikas ministrija, tā jau minēja, tā ir izglītība, tā ir zinātne. Mēs nu pat kā panācām to, ka beidzot augstskolām komercializāciju atļāvām pētniecībā izveikt. Tas viss, tas nav noticis tāpat vien, ka lapa nokrīt no koka. Tur ir diezgan nopietnas darbs izdarīts, bet galvenais jautājums būs nevis stratēģijās, nevis kaut kādos memorandos. Galvenais jautājums būs kapitāla pieejamībā, cik daudz naudas būs nozarē. Tas ir tas, ko nozare... Es saku, līdz kapitālam dziļāk vēl mēs tiksim. Ašrādien kungam? Tur jau ritenis nav jāizdomā. Ir skaidrs, ka ekonomikas ministrija un ekonomikas ministrijai nākamajā 4 gadē būs ļoti, ļoti liela slodze. Ja mēs skatāmies uz budžetu, tad vienīgā mūsu cerība ir straujāka ekonomikas izaugsme, kas nozīmē investīcijas, eksports un produktivitāte. Vai startup ir daļa no šī jautājuma? Absolūti. Ja, tā kā tur viņi ir jāstrādā iekšā šajā te plānā un tā tad jāpārskata attieksme. Viens gan ir liels jautājums, par ko es domāju, tas ir kopējo valdības nostāja un inovācijas, un ar to gan iet grūti, jo startup un inovācijas var ļoti daudz ko izdarīt finanšu ministrijā, veselības ministrijā, aizsardzības ministrija šobrīd ļoti maina šo te pieeju un meklē tieši pāriet uz tiem nevis uz iepirkumu, bet uz risinājumu iepirkumu. Tā kā drusciņa arī tajā kopējā valdības noskaņojuma attiecībā uz inovācijām un iet uz produktīvu attīstītu valstu modernu, tur būs arī premjeram pietiekami liela loma, kādā viņš uzskaņos tādu valdības orķestru, kā viņš strādās. Labi, jautājums bija, atbildes bija. Atgriežamies vēl vienreiz pie cilvēkiem. Sākām ar dibinātājiem, bet otrs jautājums tai cilvēku blokā ir par darbiniekiem, par ekspertiem, par talantiem. Te viss kaut kas ir piesaukts, sākot no augsta līmeņa vadītājiem un pētniekiem, beidzot ar inženieriem un IT profesionāļiem. Un jautājumā ir aicinājums, jautājums no zāles, es tā viņu nosauktu. Tikai iepriekš sagatavots. Nosauciet 3 konkrētus pasākumus, kurus jūsu politiskais spēks īstenot, lai Latvija šai starptautiskā konkurencē būtu pārāk par citām valstīm un šos te
speciālistus un talantus piesaistītu Latvijai? Es droši vien varu Jā, iesākt. kurš pirmais var, tas arī sauc. Es zinu, laikam vienkārši, kas sāp ekosistēmai kopumā, tās 3 lietas. Pirmā droši vien es uzreiz sauktu attiecībā uz darba līgumiem, kas šobrīd ir jāslēdz obligāti latviešu valodā. Es saprotu, ka tas ir ierobežojošs faktors attiecībā uz darba spēku piesaisti. Otrs ir par, es teiktu tādu rosinošu, jau pirms tam pieminēju attiecībā uz startup vīzām. Viņi šobrīd attiecās uz dibinātājiem, Igaunija attiecās arī uz darbiniekiem. Šis ir tas, ko es ievirzītu, ka, manuprāt, jaunu uzņēmumu sektorā mēs varētu skatīties arī uz šādu risinājumu. Tas trešais, kas, ja es nemaldos, šobrīd tiek pieņemts Saimā, ir jautājums par atkal valodu zināšanām, kas ir jāiegūst darbiniekiem gada laikā. Mums tagad būs jauna norma, ka jebkuram no trešajām valstīm gada laikā ir jāiegūst, ja es nemaldos, A1 vai A2 latviešu valodas zināšanas. Ir skaidrs, ka tas būs papildus ierobežojošs faktors. Atvieglot valodas zināšanu. Es pat nedomāju atvieglot, es domāju, mums bija iepriekšējā sistēma, kas bija 3 gadu laikā. Mēs tagad esam kaut kādu iemeslu dēļ vēl vairāk to ierobežojoši. Neviens nespēja paskaidrot, kāpēc, un visas šeit pārstāvētās partijas, izņemot progresīvos, tos atbalstīja. Paldies, Indriksons kundze. Nacionālā apvienība. Valoda. Vīzas un atkal valoda. Es gribētu teikt, manuprāt, jaudīgi darbinieki, izglītoti, kā jūs teicāt, radoši, gudri tehnoloģijās, orientējās, viņiem iemācīties A1 vai A2 līmeni, tā noteikti nav problēma. Es domāju, vairāk tur ir birokrātiskie šķēršļi un sarežģīti. Jūsu 3 lietas. Jūs sakat, šitam nepiekrītu? Jā. Jūsu 3 lietas? Manas 3 lietas ir, es domāju, ka mums ir jāpopularizē, ka mūsu vide un arī šī, varētu teikt, regulējums, es uzskatu, ir ļoti labs, bet par to maz kas uzzina. Bet, manuprāt, svarīgākais ir šie pastāvīgie noteikti apstākļi darbībai un paredzamās atbalsta iespējas. Nu, faktiski pēctecība un paredzamība ir tā, kas pietrūkst. Mainība. Konkrēti uzņēmumiem, lai nodrošinātu šos cilvēkus. Es neskatos, ka cilvēki ir vienīgie, ko var nodrošināt cilvēks no ārpuses. Es tieši otrādi skatos uz tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir Latvijā un dodas prom. Es uzskatu, ka jāvēlt vairāk darba un risinājumu tam, lai viņi nedodās prom. Tas nozīmē, 3 konkrētās lietas jums nesanāk. Pieņemsim jaunajiem zinātniekiem un jānodrošina pastāvīgs atbalsts pētījumu programmās, arī pēcdoktorantūras pētījumiem, lai viņi palikt šeit. Otrs ir jāatbalsta arī šīs te nozarēs arī, varētu teikt, zinātnieku piesaist. Industrijas sadaļā, industriālie doktori vairāk ir vajadzīgi. Faktiski, es domāju, tieši tā pētniecības sadaļā un sadarbībā ar uzņēmējiem, manuprāt, mums ir jādara vairāk, lai mūsējie nebrauktu pelnīt naudu ārpus. Labi. 3 lietas, Kačinskim 3 lietas. Jau šobrīd ir uzsākts, varbūt šita nepaspēsim, bet runa ir par fondu izveidi, kurā mēs dodām labvēlīgus apstākļus, lai Latvijā investētu bagātie investori. Sauc to par uzturēšanas atļaujām, vai visu mēs iesaistām kapitālu, ko varētu pēc tam arī izmantot. Un jaunu uzņēmumu ir viens no avotiem, kurā viņi var ieguldīt, lai saņemtu šo labvēlību. Otrais, protams, ja mēs runājam arī par darba spēku, tad šis jau ir tas darba spēks, kas ir vajadzīgs jaunu uzņēmumiem. Es nedomāju, ka te ir runa par apmetējiem vai par pici izvedējiem. Tā tad arī paskatīties uz šo vīzu režīmu, risināt to, lai tiktu pie prātiem IT, mums drīz vairāk nebūs. Paskatīties? Nē, risināt, kā jūs saucāt, šīs vīzas iespējams jāatvieglo. Šleserkungs? Jā, tā tad runāsim atklāt. Šī nozara ir starptautiska nozare. Un mums ir, principā, būtu jāpieņem lēmums, ka angļu valoda Latvijā ir oficiālā biznesa valoda, kas ir akceptējama. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka starptautiskie uzņēmumi, tie, kas strādā starptautiskā vidē un kas eksportē savu pakalpojumus preci uz ārzemēm, viņi var veikt visas atskaites angļu valodā. Jo tā ir oficiāla Eiropas Savienības valoda. Ja nebūs tā, ka tagad viss atnāks un tulkos uz latviešu valodu. Ja ne, tad tas veidosies Igaunijā, tur, kur tas, vai Nīderlandē, tur, kur tas ir pirmais. Otrs, tas, ko teica Kučīnskungs tikko, tā ir atbalstām ideja, jo, piemēram, tas, ko patreiz ir jautājums par uzturēšanās atļaujām, kur tieši šie fondi, kur privātie, kur varētu puse naudas iet, piemēram, valsts virzienā, un tad ir privātos uzņēmumos to naudu, ko varētu iekasēt
caur šīm pašām uzturēšanas atļauju varētu novirzīt fondā caur Altumu. Altumam vajadzīgs lielāks kapitāls un Altumam būtu vairāk līdzekļi, lai viņi varētu arī uzņemties lielāku risku. Trešā lieta? Jā. Un trešā lieta ir nodokļi, to, ko es teicu. Tātad pirmkārt 10% uzņēmuma ienākuma nodoklis, kas būtu viens no zemākajiem Eiropā priekš kompānijām, vietējām un ārvalstu, lai viņi būtu ieinteresēti darboties Latvijā, tā kā tas ir bijis, piemēram, Īrijā, kur daudz Amerikas uzņēmumi atnāca uz Īriju dēļ angļu valodas, dēļ zemiem nodokļiem. Un otrs ir, vēlreiz saka, pirmais gads ir beznodokļu režīms katram studentam, kas pabeidz skolu vai universitāti. Un otra lieta līdz 26 gadiem Polijas piemērs, kas saka, nodokļi, nauda, nodokļi un angļu valoda. Labi, Ašerēkungs. Personāla piesaiste, manuprāt, ir fundamentāla problēma Latvijā, un mūsu arī pat startup vīzu režīms ir, es jau minēju piemērs, ir ļoti konservatīvs, un valsts dienas pret to izturās ļoti konservatīvi, un dabūt darbinieku šeit ir ļoti grūti, un, manuprāt, nākamais politiskā cikla jautājums ir, tātad startup vīzas tiešām ir jāveido, kā mēs sakam, zaļo koridoru, un tiešām darbinieki, kas ir nepieciešami, uzņēmumi var saņemt viņus tajā brīdī, kad viņiem vajag, jo uzņēmumiem mērogošanas problēmas, viņiem jāaug vienkārši. Viņi nevar 2 gadus gaidīt. Tā otrā lieta, par ko mēs nedomājam, tas ir, kā ārzemnieki jūtās šeit Latvijā. Jo skatoties to pašu startup ekosistēmu, Igaunijā ir īpaša institūcija, kas nodarbojas ar to, varētu teikt, viņu šeit onboarding vai accommodation. Viņi tiešām skatās, tā ir atsevišķi jādomā institūcija, kas ar to nodarbojas, ko dara šādu te cilvēku arī dzīvesbiedri, un ko dara bērni, jo projām mums Latvijā nav lēta pieejama izglītība svešvalodās Latvijā un Rīgā. Tā kā tie ir būtiski, es teiktu, šie te 2 jautājumi ir tie, kuro mums kaut kā jāsalauž ledus un nevis jāsprieda, lai kā mēs te pārdosim mājas un dosim vīzes tādiem cilvēkiem, bet jādod tiem cilvēkiem, kas var šeit braukt un strādāt un ātrāk palīdzēt augšiem uzņēmumiem. Paldies, Valeņkungs. Es sākšu ar jau iesāktu lietu, bet viņai viennozīmīgi jānovad līdz galam. Tas ir investīcija fonds, bet ne tāds, ko minēja tikko man kolēģi. Es arī atbalstu viņu šo priekšlikumu, bet investīcija fonds mūsu pensiju fondu uzkrājumu ieguldīšanai Latvijā. Ar to mēs dabūsim talantu? Ar to mēs dabūsim kapitālu. Jūs man prasījāt, kas jādara būtu... Jautājums ir 3 lietas, lai izkonkurētu talantu un profesionāļu piesaistē. Kapitāla pieejamība ir viena no šīm lietām, un otrā pensiju fonda ieguldījuma Latvijā, tas ir viens no pamatlietām, kas būtu jāizveido. Šobrīd šāds fonds ir izstrādes stadijā, un mēs domāju, tuvākā laikā to pabeigsim. Otrs ir atbalsts uzņēmumiem tieši, lai viņi varētu iegūt mērogošanu. Tātad speciāla atbalsta programma izveida mērogošanai. Un trešais ir sinhronizēt jau dažādas esošās programmas, lai būtu skaidri saprotama šī te pieejamais atbalstu apmērs ikvienam uzņēmumam. Auditorija, dabujāt kaut kādus, iedodam atkal auditorijai vārdu, ir kaut kādas sajūtas, dabujām atbildes, ne? Ir dažas lietas, kuras nav jāizdomā pa jaunu, principā. Kaut kad 5 gadu atpakaļ bija Altumam atbalsts, neatceros 50,000 vai 100,000 aizņēmums ar tur ļoti mazu procentu likmi. Un tajā brīdī radās uzņēmums Localize, no kurā pēc tam es tagad nāku, pastrādāju, redzēju, kā tur mērogojamību, un tagad taisu pats. Un ļoti daudz darbinieki arī no tā šobrīd kaut ko taisa un dara. Tas ir viens. Otrs lijā šobrīd ir atbalsts, es pat iegooglēju, kuru mēs arī lietojam, atbalsts jaunuzņēmumu un darbinieku atalgojumu. Tas viena no lielākām problēmām ir atalgojums. Un tajā šobrīd var saņemt, man liekas, divi speciālisti. Ļoti labi viduvēji Latvijas algas apmērā, tur var pietiekoši lielu atalgojumu. Paplašiniet šo programmu, viņi strādā. Es varbūt, ja drīkst papildināt, tad šī pieeja, ko jūs minējāt, kas bijusi ir iepriekš par Altuma atbalstu, mēs šādu programmu esam izveidojuši no jauna strādāju viņu veselu gadu līdz 100,000 eiro atbalsts bez nodrošinājuma pēc būtības, un šobrīd šo atbalstu saņēmuši vairāk kā 3,000 uzņēmēju gadu laikā. Un man, protams, pašam prieks, ka pamatā tie reģionos dažādi uzņēmēji, kas attīst savas idejas. Vēl atbildes, Kačinskungs? Man nomulsināja, man gribas prasīt auditorijai, ja veidojat jaunu uzņēmumu, vai jūs būtu gatavi riskēt ar pensionāru naudu. Man tas pensiju fonds tā nomulsināja.
Es esmu pārliecināts, un otrs, kas visu laiku, vai tiešām liekas, ka likumdošana ir slikta. Lietuvieši mocās ar reinvestēto peļņu. Mums nav jāmaksā, viņi taisa atvieglinājums, vai tur ir pretenzijas, Paliekam pie personāla un pie cilvēkiem. Es tieši vēlēs teikt, jo, manuprāt, lielākā daļa no idejām, kas izskan ir par kapitālu pieejamību, kas, es saprotu, kaut kāds nākamais segments, ja mēs runājam savukārt par personālu, tad es nekādā veidā neredzu, kā šis jaunveidojamais alternatīvo ieguldījumu fonds piesaistīs tagad talantu mums no ārzemēm. Ja jautājums ir par to, kādā veidā piesaistīt, tad, manuprāt, tās ir šāda veida praktiskās problēmas, ar ko saskarās ekosistēma, acīm redzami nav uzklausīta. Viens no tiem, kas nav vēl ticis pieminēts, ir ar šīm te vakancēm Nodarbinātības valsts aģentūrā, kur ir jāizsludina un tad jāgaida, vai kāds no vietējā tirgus piesakās un ja nepiesakās. Tad var atkal skatīties tālāk. Šis jau ir 10 gadus plus ilga problēma. Man bija pārsteigums, ka joprojām. Es domāju, ka šāda veida protekcionisms attiecībā uz tādu vietējo darba tirgu šajā brīdī viņš nav vietā. Aleksandrs nesaprāt, ka fonds jau nedos darbinieks, fonds ievilks investors, kas iespējams ies uz risku. Iespējams. To es iemācījos, lai prokuratūra nebūtu. Premjera padomnieks atkal raujās. Man te iedeva mikrofonu, bet paldies, Viktor, par to tavas atbildes otro punktu par mērogošanu. Varbūt sīkāk kādu ciparu, kādu skaitli. Nenormāli laba ideja īstenībā vajadzīga. Šobrīd no valsts atbalsta programmām vienīgā mērogošanas pirmais pilotprojekts, ko mēs izveidojām, agrāk tāds vispār nav bijis. Mēs esam redzējuši ļoti daudz skumīgas stāstus, kā Latvijas uzņēmumi nespēja iegūt nākamo attīstības cēlienu un tiek vienkārši brutāli pārdot. Un tāda darījuma vēl notiek vēl joprojām. Vienīgais piemērs, kur mēs izveidojām pirmkārtām garantiju programmu, izveidojām 5-kāršojot atbalsta apjomu garantiju programmā uz 25 miljoniem un izveidojot speciāli tieši šādam mērķim programmu, caur kurien viens piensaimniecības uzņēmums uzskēlojās un kļūst 2 reizes lielāks. Tas bija pirmais piemērs, viņš notikās šajā gadā. Un to vajag attīstīt. Jā. Vēl publika, bet paliekam pie cilvēkiem, lūdzu. Sveiki, man jautājums Ašrādina kungam. Jūs esat bijis koalīcijā te jau pēdējos 8 gadus, tajā skaitā valdībā, liela daļa no laika tā šodien minat dažādas lieliskas idejas. Jautājums, kāpēc viņas vēl līdz šim nav izdarītas? Numur 1, numur 2 jautājums, kāpēc vēlētājiem ticēt jums, ka tagad kaut kas mainīsies un balsot par jums? Paldies. Nevajag balsot. Skaidrs, jā. Nē, nu labi, ja mēs skatāmies, mums katram ir valdībā savi atbildības lauki. Tad, ja mēs runājam par ekonomikas ministriju, tad laikam Ašrādens bija tas, kas sāka startup likumu un ekosistēmas dizainu, tā kā esot ekonomikas ministrijā tas tika darīts. Attiecībā uz finanšu ministriju, tā bija viena no finanšu ministriju resursu ministrija, un ja mēs skatāmies, kā ir atbalstīts altuma programmas no valdības un no fondiem, tātad visi tie priekšlikumi, kas būtu nepieciešami inovatīvā biznesa finansēšanai, kopumā es teiktu, tas altuma portfēlis ir tuvu pie 500 miljārda, tik tālu finanšu ministrija nodrošinājusi. Tai brīdī, tikko man būs atbildība vai par šo jomu vai kādu citu, tad es varēšu atbildēt šo jautājumu. Paldies. Jautājums būs par cilvēkiem vai par naudu? Par cilvēkiem. Par cilvēkiem, ļoti labi. Te bija runa par mērogošanu un tikai nodokļi tikai vienā mērā tika pieminēta, bet tā praktiskā realitāte, lai piesaistītu tos augstas specializācijas cilvēkus, nodokļi Latvijā ir viena augstākiem Baltijā. Igaunijā ir mazāki. Un realitātē mēs redzam, ka holdingus veido Igaunijā tieši šī iemesla dēļ. Mēs te runājam, cerams, ka par nodokļiem vēl parunāsim, bet ir kaut kādi priekšlikumi, ko darīt tad, kad Latvijā ir visaugstākie nodokļi augstajiem speciālistiem Baltijā, un tad tā vietā lielie tehnoloģiju uzņēmumi izvēlās šos cilvēkus likt Igaunijā, vai tur būs izmaiņas? Nodokļi riņķi izējām tagad. Tagad ir tas brīdis par nodokļiem. Bet trešo reizi neatkārtojot garajā versijā. Jā, tas, kas attiecās par to, ko jūs jautājāt, mēs nevaram tikai par startupiem, jaunu uzņēmumiem skatīties. Jāskatās kopumā, vai tie nodokļi ir pareizi. Piemēram, viens no risinājumiem ir, kāds ir citās valstīs. Piemēram, mēs varam noteikt, ka tie uzņēmumi, kas, piemēram, strādā konkrētā IT nozarē, vai saucamā silīcijas ielais tajā visā zonā, mēs varētu noteikt, ka, piemēram, pamat nodokļi, piemēram, algām tiek maksāt līdz 3000.
Jo mēs zinām, ka ir daudz ārvalstu uzņēmumi, kuriem algas ir krietni lielākas, tur 5, 10, 20 tūkstoši un tā tālāk. Nosakam to, ka līdz 3 tūkstoši ir standarta. Viss, kas ir virs 3, piemēram, uz iedzīvotāju ienākumu nodoklis 10%, lai būtu izdevīgāk šeit nekā Skandināvijā vai Eiropā strādāt. Bet es jau neesmu pabeidz, tu pabeidz, kas saka, tev jau neinteresē atbildēt. 2 stundas norunāt. Nav vispār jautājumu nekādu. Valēņikums par nodokļiem? Es domāju, ka pirmā lieta mēs uz zemajām algām izlīdzinājām Baltijas valstu līmenī, un tas, kas bija, tad šis pacēlums tieši lielajām algām, tā ir kļūda, kas ir jāmaina, un šis līmenis ir jāizmaina tieši tāpat kā vidējām algām, zemajām algām Baltijas valstu līmenī, un tas bija tiešām, es teikšu, visu cieņu progresīvie, tas bija jūsu panākums, bet šai nozarei tas ir diezgan ar kaimiņu valstīm. Vismaz ar kaimiņu valstīm, jo šai nozarē mēs nevaram iet un cīnīties, jo šajā jomā mēs esam absolūti nekonkurētspējīgi. Šobrīd jāatzīst, ka politikā vienmēr pie darba spēka nodokļu sloga ir karstākās diskusijas un vienmēr uzvar vājākais. Jā, mēs tiešām šajā zemo algu daļā esam varbūt samazinājuši. Neesam gan šobrīd atbalstījuši pietiekoši ģimenes ar bērniem ar atvieglojumiem, kas ir pasliktinājuši ģimeņu ar bērniem situāciju, bet lielo algu galā es domāju, ka mums nebūtu jāveido smagnēji īpaša regulējuma daļa, kas kompensē sociālo iemaksu neesamību, jo tur vajadzētu griestus, lai nav šīs iemaksas pārāk liels, kuras pēc tam nevar atprečot pensiju kapitālā un likt kaut kādas papildus solidaritātes nodokļu slogas lielo algu saņēmējiem nav saprātīgi, tur varētu būt pielīdzināt kaimiņu valstīm, piekrītu Valēņkungam, bet pēdējā nodokļu reformā šī iepriekšējā valdība to toreiz neizdarīja, diemžēl. Neizdarīja iepriekšējā valdība, kur bija progresīvie, lūdzu? Jā, es attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, jums es nezinu, kādi citiem varbūt arī tur ir atšķirības uzskatos. Es, protams, aizstāvu progresīvu nodokļu sistēmu vairāk iemeslu dēļ, gan attiecībā uz kopējās nevienlīdzības mazināšanu sabiedrībā, bet arī ne tikai. Manuprāt, tas ir tikpat lielā mērā jautājums par patēriņa faktoru makroekonomikā, ja tā var teikt. Konkrēti par talantiem jautājumu kontekstā. Jā, bet un tas ir trešais punkts, un iespējams Finanšu ministrijā ir jauni dati. Tie dati, kas bija man pieejami pirms gada, es redzēju, ka patiesībā tas lielo algu segments absolūtā izteiksmē bija pieaudzis. Līdz ar to man nebija dati, kas apliecinātu, ka mēs šajā ziņā kļūstam mazāk konkurētspējīgi. Bijušais Finanšu ministrs, lūdzu. Negāja viegli ar to darbspēku nodokļu reformu, un man liekas, ka tā viņas sakārtošana bija ļoti svarīga, neapliekamais minimums, minimāla alga un tā tālāk. Tā viena lieta, bet tā bija neizbēgama. Tā reforma kopā maksā gan arī 600 miljonu. Es teiktu, ka tas, kas prasās nākamajā politiskā ciklā, ir korekcija uz kapitāla pieauguma nodokli. To mēs pārforsējām, un tur būs jāizdara labojumi. Ne darba spēkā. Darba spēka, es nedomāju, ka varētu šobrīd nomainīt. Jo es arī drusciņu par Igauniju, drusciņu šaubos, Igaunijā ir darba spēka nodokļos arī veselības apdrošināšana iekšā. Tā kā mēs skatījāmies tos salīdzinājumus, tad ir jāstāsta, kādos segmentos tas ir, mēs ejam detaļās iekšā. Labi, Kučinskungs. Tā bija kļūda, un ja es tagad teiktu, ka uzreiz mēs viņu varam izlabot, tad es sadrošinu, ka mānītos, jo tam jābūt kompensējošiem. Tagad jau jābūt kompensējošiem pasākumiem. Mēs apvienotais saraksts diezgan stingri esam labējās pozīcijās, un progresivitāte nav tā, pa ko šeit vanojam. Tāpēc man šķiet, ka tas fonda izveida un tomēr atvieglot ievilkt Latvijā bagātos cilvēkus būtu kompensējošais mehānisms, ka mēs varam to laist vaļā. Jo tas ir klajā pretrunā to, ka mēs sakām, ka mēs piesaistīsim investīcijas, mēs meklēsim inovācijas, bet tie jau ir augsti atmaksātie. Tā kā es 100% piekrītu jautājums, kad, cik īsā laikā to var izlabot, bet ja mēs neizlabosim viņus, mēs iekšā nedabūsim tādus augstu atalgotus cilvēkus. Paldies. Paliekam pie tā, ka katrs iedēļ liecības par nodokļiem, un tad šitas ieraksts būs, kā saka, vienmēr paceļams augšā, un tad tik mēs redzēsim, cik ļoti tas tiek pildīts. 2 jautājumi par kapitālu, kurš te jau tika pieminēts, un par visādu veidu fondiem, kas tika pieminēti daļai pārklājoties, bet daļai nē. Tas viens jautājums ir tāds, kas šeit netika piesaukts tā kā līdzība, un viņš ir ar atsauci uz lielākā daļa no klātsošajiem to vajadzētu atcerēties. No 2013. līdz 17. gadam valsts atviegloto aizdevumu programma
ieguldījums 3 miljoni. Es neesmu žurnalistiski pārbaudījis, tā man iedeva šādu te ciparu, jūs variet pastrīdēties. 3 miljonu atdevi, vairāk nekā 50 miljonu eiro nodokļu ieņēmumos. Līdz ar to jautājums, vai, un nekas tāds īsti nesot bijis. Jautājums ir, protams, laiki mainās un ir citas programmas un vēl, vai jūs redzat par pamatotu un nepieciešamu veidot šādu vai līdzīgu jaunu agrīnās stadijas aizdevumu programmu tehnoloģiju uzņēmumiem? Jā, es domāju, ka noteikti jā, jo mēs arī pētījām šos datus, lai tas bija gan daudzus gadus atpakaļ. Es vēl nacionālā līmeņa politikā nedarbojos toreiz, bet vērtējot rezultātus noteikti, ka jā, protams, ļoti svarīgi ir šī te, pretendentu atlases latiņa un riska apetīte. Priekš protokolu, tas otrs jautājums šajā. Kāda summiņa katru gadu? To es šobrīd nevarēšu atbildēt, noteikti ne. Jā vai ne? Bet tāda ir noteikti vajadzīga. Jā vai ne, un cik liela summiņa? Izējam riņķā kaut klāt. Valaņkungs? Mums jāvērtē to, ka mums jau šādas programmas arī lielā mērā arī šobrīd ir. Tieši šādas? Līdzīgas. Es teiktu, pagaidiet, mums ir aizdevumi uzņēmumiem ar kapitāla atlaidi līdz pat 10 miljonu. Šobrīd spēkā esoša programma, kurai 4. atlases kārta pat kā noslēgusies. Un ir arī mazākas programmas, protams, arī mazākos apjomos līdz 1,5 miljona. Citas šito nevajag? Es nesaku, ir citas, galvenais ir kapitāls. Ja būs nauda, tad jau viss būs kārtībā. Šobrīd ko es saku, ja būs nauda, tad būs. Tieši tā, galvenais jau nauda. Tik būs? Es domāju, ka šai industrijai vajag vismaz 200 miljonus gadā, lai mēs varētu atbalstīt. Cik naudas būs, tad jau var dalīt programmas. Tas, ko jūs teicāt, no 3 uz vairāk kā 50 miljoniem to atdevi, mums ir rakstīts programmā 40 miljoni. Jautājums, vai tas ir pietiekoši, nav, bet ir viena lieta, tas, ko es nepabeidzu teikt iepriekš. Atšķirība ir tāda, ka Igaunijā ir par 10 miljardiem lielāki ienākumi pret Latviju, ja mēs izlīdzinām cilvēku skaitu. Mums ir nepieciešams ekonomisks uzrāviens, jo Igaunijā, Lietuvā par apmēram 15 miljardiem vairāk ir kredītos izsniegt naudu. Kamēr mēs nesakārtosim šo visu banku kapitālo remontu, neatgriezīsim un neliksim uz kājām, mums būs mazāk naudas visām programmām. Šito programmu vajag vai nevajag? Vajag obligāti. Mums rakstīt 40 miljonu apmēram. Jā, tieši šai programmai. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir iziet cauri esošajām programmām un saprast, kas strādā, kas nestrādā. Jūs neesat no izgājuši? Finanšu ministrijas viedokļa, mēs neesam izgājuši. No Finanšu ministrijas viedokļa attiecībā uz kapitāla pieejamību mēs esam, tā ir nodrošināta. Mēs skatāmies, Altumam ir tiešām šajā sektorā vismaz ir 500 miljonu pakotne. Ja mēs skatāmies piesaistītās investīcijas, tur lielākā daļa ir Airones, un tad mums sākās citas strukturālas problēmas pie mērogošanas. Mērogošanā pat Eiropas Savienībā ir ļoti liels problēmas piesaistīt naudu, meklēja Londonā kapitālu, beigās dabīja Amerikā. Varbūt, bet jāskatās un jāizvērtē. Pilnīgi noteikti ir jāizvērtē, kas strādā, kas nestrādā, bet katrā ziņā resursu valdības pusē ir pieejams. Kučinskums? Tas ir diezgan liels šobrīd arī tas portfels, kas ir, un kā jau teicu, uz nākamo struktūru un periodu, kam vēl, ja ne uzņēmēju darbības atbalstam. Jautājums ir, ka mums jau vajag finanšu ministrijai, piemēram, vajag jūs palīgā, lai modelētu, kur programma no tām esošajām nestrādā un kāda var. Naudas masa ir pietiekama. Dīdis Dejus nav pateicis šito priekšā vēl. Dīdis Dejus pateicis, ka viņš pateica, ka ir vajadzīgas izmaiņas, bet es nevaru tikai klausīt Dīdis Dejus, man vajag visu nozart. Tā šodien sāk izklausīties, ka jūs baigi viņu klausat. Šovējkums. Tātad šī programma, kas ir tajā jūsu jautājumā, tas arī ir mūsu programmas punkts, tā ir tā atsauce. Es nesauktu 3 miljonus, jo tam ir droši vien tāda mitoloģiska nozīme Latvijas tajā politiskajā kanonā, bet patiesībā jau tas interesantais jautājums ir. Ja jaunu uzņēmumu ekosistēmu šo konkrēto programmu atzīst kā veiksmīgu, cik man zināms, Altum savukārt to vērtēja kā ārkārtīgi neveiksmīgu. Un līdz ar to politiskajā līmenī tas jautājums mums ir. Es nezinu, kas ir Altuma argumenti, jo tie jaunu uzņēmumu ekosistēmas argumenti man... Jūs arī to nesat iepazinies, labi. Diemžēl ne. Paliekam pie tā. Te būs komentāri jautājumi. Jā, saistībā ar šo sveicienu precizējums Valaņa kungam par to Altuma programmu. Vai jums ir dati vai redzējums, cik no šiem
uzņēmumiem, kas saņem to atbalstu, ir reāli jaunu uzņēmumu vai tehnoloģiski uzņēmumi? Tā kā, tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums. No jums izskanēja viedoklis par to, ka jaunu uzņēmumiem nevajag piešķirt grantus nākamajā periodā, vajag piešķirt tikai aizdevumus. Vai jūs pieturaties pie šī viedokļa, ņemot vērā, ka Eiropā piekop savādāku politiku un ir pierādīts, ka, pieņemsim, zināt, ietilpīgi jaunu uzņēmumu, tehnoloģiski uzņēmumi bez valsts atbalsta riska mazināšanai agrīnajā stadijā vienkārši nevarēs attīstīties. Paldies! Labs jautājums. Es kopumā uzskatu to, ka Latvijai vairāk ir jāiet tieši uz finanšu instrumentiem, it visās jomās. Šobrīd pamatā fondu ieguldījumi balstās grantiem, dāvanām, kas ir bijusi, manuprāt, kļūdaina pozīcija, kas parāda arī to, cik ļoti mēs atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas, un šis ir viens no elementiem. Igaunija un Lietuva spējas vairāk piesaistīt privāto kapitālu uz katru ieguldīto eiro. Tā izskaitā tam jātiecās arī uz jaunu uzņēmumiem, jo tā naudas summa, kas arī nākamajā plānošanas periodā būs iespējami iegūt jaunu uzņēmumiem, ja mēs viņu tikai un vienīgi dalīsim dāvanās, mēs nesasniegsim tos rezultātus, ko mēs visi sagaidām no jaunu uzņēmumiem. Ir jāveido finanšu instrumenti. Viennozīmīgi dienas beigās būs arī granti, būs arī šīs dāvanas. Arī šajā valdībā mēs 3 miljoni caur pašvaldībām iedavām pat reģioniem dažādās atbalsta programmās tieši, lai palīdzētu jauniem uzņēmumiem. Bet fokus manā ieskatā, es vairāk liktu fokus tieši uz finanšu instrumentiem un tieši manā, varbūt kolēģi malda savādāks viedoklis, bet es gribu uzlikt lielāku fokusu tieši uz mērogošanu. Cik no šī brīža saņemtajiem aizdevumiem Altuma programmā ir jaunu uzņēmumu vai tehnoloģiski uzņēmumu? Nu, man nebūs uzreiz šādi. Uzreiz nebūs. Aši Radņkungs gribēja arī atbildēt par šo? Man liekas, mēs pašā sākumā tam pieskārām. Mēs redzam, startup skaits Latvijā nav pietiekams, un tas ir jāstipulē. Un arī šeit bija kolēģi to teica, ka un es piekrītu arī tam, ja mēs skatāmies līdzīgi, ir Igaunijas, līdzīgi Lietuvas programma, ir jāatbalsta uzņēmumu uzsākšana ar grantu, ir jākalibrē, cik liela tā summa varētu būt, bet es kalibrēs 20 un 30 tūkstošiem būtu jābūt pieejamam, lai sāktu. Paldies. Vēl publikas skats? Jā, tas ir kārtējais stāsts par to, kā ekonomikas ministrija dzird nozari, jo mēs bijām vērsušies tieši par Altuma grantiem, un, diemžēl, jaunu uzņēmumi nevar tur saņemt starta aizdevumu, tāpēc, ka Altums izvērtē tā kā banka, respektīvi tas pats būtu, ka ja es ietu uz banku un neņemtu kredītu, un jā, diemžēl mums visiem ir atteikums, tā kā Valēņa kungs. Laikam tāpēc arī nav atbildes uz iepriekšējo jautājumu, cik daudz ir šādu uzņēmumu. Es noteikti varu apliecināt, ka finanšu instruments ar grantu, ar šo atlaidi ir ļoti labs instruments, un tas ir, kā mēs viņu saucām, izveidojot lielo investīciju fonds, bet tam ir pilnīgi cits mērķis, citu uzdevumu. Tas ir labs un laba programma, bet tas nav ne jaunu uzņēmumiem, ne tādu, kā saka, jaunu uzņēmumu, tehnoloģiju uzņēmumu ietvarā. Es uzskatu, ka Altum nekad nevarēs iedot to, ko vajag jaunu uzņēmumiem pašā starta sākumā, jo Altums tiešām strādā kā finanšu institūcija, un viņiem ir bankai līdzvērtīgas prasības. Tā ir jābūt citai programmai ar augstāku riska apetīti, ļoti labiem nosacījumiem, ar rēķinoties, ka nāksies daļu no aizdevumiem norakstīt zaudējumus. Ja jūs ejat uz Altumu, tā ir finanšu institūcija, un finanšu institūcija šajā gadījumā, piemēram, tāpat Altumā, ir tomēr atradušies 3000 mazie vidēji uzņēmumi, kur ir spējuši saņemt šo atbalstu. Bet tas nav šis granta elementi dažādās LIA programmās, kur arī ļoti daudz uzņēmumi saņēmuši šos atbalstus. Paldies, vēl publikas skats. Ja es gribēju nokomentēt vairākas lietas par Altumu, mēs viņu varam saukt par finanšu institūciju, kas tā ir, bet viņas galvenais mērķis ir palīdzēt attīstīt Latvijas ekonomiku un Latvijas uzņēmējdarbību, ko tā līdz galam nedara pašlaik startupiem. Vismaz no esošām programmām, ko jūs minējāt, jaunuzņēmumi lielākoties tajās, ka nekvalificējas. Galvenais iemesls ir tas, ka tās programmas ir izstrādājuši cilvēki, kas nereti iepriekš strādājuši bankās, viņi skatās kā banķieris, to viņi skatās uz bilanci, viņi skatās uz naudas plūsmu. Tas ir viss, kas jaunuzņēmumiem sākumā izstāsta diezgan bēdīgi. Ir kāds jautājums? Jautājums, man ir opozīcijas. Ir komentārs, ok, ir opozīcija. Bet ir vēl viena par tiem grantiem. Tas ir šausmīgi svarīgs komponents dziļo tehnoloģiju jaunuzņēmumos. Tāpēc, ka tie ir tie, kas sāk kaut ko pelnīt pēc gadiem 7, 10 vairāk.
Ja mēs gribam attīstīt to nozari, tur gan bez grantiem nevar iztikt. Paliekam pie šitā komentāra. Vēl šeit, lūdzu. Man ir ārkārtīgi nopietns jautājums, vai mēs tiešām esam visi uz vienas lapas, saprotot, kas vispār rakstīts diskusijas nosaukumā. Jaunu uzņēmumu. Mēs pieminam 3000 uzņēmumus reģionos, kas saņēmuši dāvanas, lietos šo te jauno apzīmējumu. Mēs runājam par piena uzņēmumiem, kur skailojas. Vai mēs saprotam, kas ir jaunu uzņēmums? Jā, nē, no katra droši vien kandidāta mums sanāk. Publika prasa katram jums pateikt vienā teikumā, kā jūs tulkojat vārdu jaunu uzņēmums. Nu, es domāju, inovācijās un tehnoloģijās balstīts uzņēmums, kas var ātri mērogoties, augt jaudā, neatkarīgi no teritorijas vai, varētu teikt, tādas fiziskās klātbūtnes tiešā veidā. Labi, izējām riņķīt, smuki interesanti. Valentīns. Tehnoloģijās, inovācijās balstīts uzņēmums, jauns uzņēmums ar strauji augošu potenciālu. Šlesakungam versija? Jaunu uzņēmums ir tas, kuram ir skaidra vīzija strauji augt un vienlaicīgi saistīts ar visām modernajām tehnoloģijām. Bet strauji augošs uzņēmums. Aši Rodrigs? Man liekas, kolēģi, te ir visi jau pateikuši. Jūs parakstāties. Nav ko piebilst vairāk. Kučinskungam nav ko piebilst. Man arī likās, ka mēs no sākuma novirzījāmies, kāpēc mums ir 200. Jaunu uzņēmums jau ir tas, kurš vispār bez grantiem neko nevar uzsākt, kuram vajadzīgs pirmais atspēriens, pēc tam tiek atrasts investors, ideja. Jaunu uzņēmums, kurš bez grantiem nevar uzsākt, tā ir interesanti definīcija. Man definīcijas ziņā man nav ko piebilst attiecībā uz augsts izaugsmes vai potenciāli augsts izaugsmes iespējām uzņēmumiem, bet skaidrs, ka tas iemesls, kāpēc tās programmas nestrādā uz jaunu uzņēmumiem, tāpēc, ka mazie vidējie uzņēmumi ir vairāk klasiski. Pasakiet savu definīcijas versiju. Jā, tad tās ir inovācijas, tehnoloģijas, strauja mērogojamība un uzņēmumi, kuriem bez papildus kapitāla ļoti reti, kad izdodas ko sasniegt. Mums ir piemēri, kam sanāk, bet tam ir vajadzīga nauda. Nevis dāvanas, bet piešpricīt no sākuma. Ja, bet var nokomentēt? Jā. Nē, mēs ātri no viena jautājuma pārlecam uz citu. Tas, ko es esmu runājis, piemēram, par Altumu, jā. ERAB princips, ja vienkārši ERAB uz lieliem projektiem strādā. Piemēram, ja mēs uzticētu Altumam mehānismu, jo jāizvērtē, tu nevar naudu dot katram, ja, bet ja izvērtē pēc kaut kādiem galvenajiem 3 kritērijiem un atbilst, un nav šī starta kapitāla, tad, piemēram, Altums varētu iet arī ar savu kapitālu, piemēram, uzņēmumā, jo viena lieta ir kaut kāda maza piešpece, daži darbinieki, otrs iet kapitālā, vienalga, ja ir laba ideja, bet konkrētajiem uzņēmējiem ir tiesības kaut kādu 3, 4, 5 gadu laikā attiecīgi šīs daļas atpirkt, bet ideja tā, tas ir riska kapitāls. Tas ir mehānisms, kā var finansēt jaunus projektus ar lielāku riska kapitālu, un Altums varētu būt tas instruments, kas varētu iet un būt partners daudziem uzņēmumiem tieši šajos pirmajos gados, lai viņi varētu pacelties gaisā. Šlesarkungs, es pat ļaušu jums turpināt pēc brīža, jo jūs faktiski iegājāt iespējamā atbildē uz nākamo jautājumu. Nākamais jautājums, viņš ir kombinēts starp vairākiem, respektīvi starp dažādām versijām, no kurienes tā pieminētā nauda, neskaitot valsts budžeta tiešu došanu, no kurienes vai caur kurienu vai caur kādiem mehānismiem viņi varētu iet. Tas jautājums kombinējās gan otrām kārtām, viņš kombinējās ar jau pieminētajiem pensiju fondiem un jautājumu, cik liela daļa un kā varētu nonākt, protams, viņi nonāk vispār līdz Latvijas uzņēmumiem un līdz investīciju fondiem, bet pēc tam, cik liela daļa varētu nonākt. Bet tas pirmā jautājuma daļa ir ar atsauci uz Lietuvu, uz tātad viņu valsts līdzinvestīciju fondu, kurš attiecīgi, te ir cipari kopš 18. gada 50 uzņēmumi, piesaistīti 2,4 privātais kapitāls no vairāk nekā 300 akreditētiem investoriem. Un attiecīgi tās ir investīcijas kopā ar tā sauktiem biznesa eņģeļiem, ierobežo peļņas daļu, atlikušo ieguldījumu atdevu novirz privātiem investoriem. Un tas jautājums, vai šis te līdzinvestīcija instruments, vienalga, vai tas ir šāds Lietuvas modelis, tas ir vēl kaut kāds cits modelis, ja? Vai arī šāda versija, vai kāda cita versija. Tad tagad mēs nonākam līdz fināla stadijai. Kādas vēl finansēšanas versijas Latvijā nav un viņām vajadzētu būt? Šlesarkungs turpina. 90. gados vispār nebija varianti aiziet pateikt, iedodiet man naudu, es te kaut ko pamēģināšu, būšu labs jaunu uzņēmums. Tur bija jāmeklē vienkārši nauda, investors. Bet tas, ko es redzu, ja piemēram viss sākās ar ideju, laba ideja, idejas autoram
ir nepieciešams atrast partneri. Tas ir pirmais. Partners saka, esmu gatavs ieguldīt, bet tev jāiegulda savu naudu. Un tad, kad partners ir gatavs ieguldīt vienalga kaut kā nelielu daļu šajā idejā, tad Altums varētu būt kā labs partners, kas varētu nākt un līdzfinansēt šo konkrēto ideju, jo Altums nevar izvērtēt visas idejas. Un tieši tāpēc tā ideja tāda, lūdzu, ja jūs esat tik krūti jaunu uzņēmēji, tad vajag kaut kādu naudu pašiem ielikt iekšā. Nevar būt tā, mēs te dibinam un naudai iekšā. Nē, atrodiet vienu investoru, kas tic idejai, mēs esam gatavi būt līdzinvestori. Un tieši Altumam tiks dots uzdevums par naudu. Tas, ko teica Māris Kučinskis, arī par ko premjers tagad runā, mēs varētu caur uzturēšanas atļaujām, caur tiem jaunajiem fondiem ieplūdināt naudu Altumā, un tā nauda varētu tikt novirzīta kā riska kapitāls visai jūsu industrijai. Tas nozīmē, ka šajā programmā Altums nestrādā kā banka. Nestrādā. Nē, tā Altumam ir jābūt, Altums varētu kļūt par vēl viena lieta. Ja, piemēram, konkrētajā uzņēmumā privātā banka SEB un SVED saka, mēs jums esam gatavi iedot 1 miljonu, bet lūdzu ieliekat līdzfinansējumā 300 000, un tad tas konkrētais cilvēks var iet jau pie Altuma un saka, klau, SVED banka man dod 1 miljonu, man vajag 300 000, vai jūs varētu man 200 iedot, 100 es ielikšu no savas kabatas. Tur jābūt kombinācijas ar parasto banku, Altumu un privāto investoru. Līdz investīciju modeļiem, pensijām, vēl kaut ko, Valeņa kungs? Līdz investīciju modelis viennozīmīgi ir jāstīsta. Latvijā šobrīd ekonomikas ministrijas personā mēs šādu pirmo izveidojām, iegājām iekšā militārajā jomā kopā ar... Tas viens šāds projekts mēs izdevās izcīnīt mums vienu pirmo pilotu, kuru šobrīd mēs realizējam, lai iegūtu iespēju tad pārliecināt Finanšu ministriju par to, ka tas ir labs veids, kādā veidā attīstīt. Bet tā ir viens virziens. Otrs virziens ir, mēs arī visi redzam to Lietuvas piemēru, kas ļoti veiksmīgi strādā. Mums šobrīd izdevās nelielu summu dabūt un radīt pirmo piemēru. Otrs variants, protams, ir šie te pensiju uzkrājumi, pensiju fondu līdzekļu uzkrājumi. Es nepiekrītu Kučinskungam. Šobrīd tas ir nenormāli, kad Latvijas pensionāru naudas attīsta jaunu uzņēmumus Amerikā un daudz kur citur, bet ne Latvijā. Tā nauda reāli ceļo prom no Latvijas, te paliek zem 10% jau. Vismaz tad, kad izveidoja otro pensiju līmeni, bija vienošanās, ka puse no tās naudas būs Latvijā. Šobrīd absolūti lielākā daļa ceļo prom no Latvijas, un tas iemesls ir tikai un vienīgi tāpēc, ka nav infrastruktūra, caur kuru viņi ieguldītajos uzņēmumos. Un šis ir jātīst, jā. Nevar pārliecināt Finanšu ministriju. Tāds bija formulējums. Par ko? Kolēģi, nē, tad jūs varbūt pārklausījāties. Jūs teicāt, mēs te vienu pamēģinām, lai pārliecinātu pēc tam Finanšu ministriju. Tas ir par to ieguldījumiem, jā, tas ir, mums bija jādabūna pirmais pilots, un šobrīd tas pilots ir procesā. Un tā kā jā, nevarēja pārliecināt. Tas ir tikko sācies. Vēl cita atbilžu varianti par visādu veidu šādiem investīciju un kapitāla variantiem. Šis Lietuvas modelis ir ļoti labs un kopumā tāda valsts attīstības bankas ideja, kas vienbrīd bija jau pacelt, kā saka, uz galda un par Altumu sāk debatēt, un mēs pat Saeimā vienojamies, ka tas ir jādara, tas kaut kur pazuda, noplaka un tika nolikts malā, bet es domāju, ka papildus visiem sākotnējiem un izaugsmes finansējumiem šis līdzdalības finansējums vai tā, ka liek, varētu teikt, valsts savu pusi un privātais investors savu līdzīgi kā riska kapitālā ir papildus privātam finansējumam arī ieguldījumi no Eiropas fondiem. Noteikti ir stabils, paredzams finansējuma modelis, kas būtu jāīsteno, jo Eiropas fondu lielākais trūkums, ka viņi ir cikliski, neparedzami, te ir, te nav un nav tās pēctecības. Paldies, izējām Riņķi, Šrādenkungs. Man liekas, ka tā vienīgā daļa, ko mēs varam identificēt, tas, kas nav, ir šie uzsākšanas granti. Tā Latvijā tiešām nav, un ļoti kritizēt Altumu, es gribu slavēt Altumu. Altums tiešām ļoti daudz darījis kapitāla ieplūšanai tirgu pēdējos gados, un tur tā kā kustība bijis liela. Attiecībā uz grantiem ir birokrātijā ļoti liela problēma, kā ar to tik galā, ja? Kā tu tagad, tā teikt, norakstīs grāmatās, kur tā nauda paliek, ja viņi netiek atgriezti vai kā savādāk.
attiecībā uz tā programmu, es raugoties no finanšu ministrijas viedokļa un tam, kam ir doti piekrišana, ir garantijas komersantiem, Eiropas fonda specifiskās programmas, riska kapitāla fondi, kuri doti privātajiem pārvaldniekiem. Tas, ko es gribētu teikt, šobrīd tā kā prasās analīze, un tie ir 100 miljoni eiro. Kas ir tas, kas nestrādā? Prasās analīzes. Palaikam pie tā, ka Činskungs. Altums jau pats nenorakstīs, ne arī vērtēs riska kapitālu. Priekš tam jau tiek piesaistīts kāds riska kapitāla fonds, kurā tā nauda arī aiziet. Protams, Un tā tam arī ir jābūt un jāpaliek. Un tie arī ir tie granti, ar ko var riskēt kaut kas skaidrs. Bet par pensijām es tomēr gribu pasrīdēties. Mēs domājam par to, lai dabūtu pensiju fondus un lai latviešu pensionāri ieguldītu pie mums. Mums ir jāuztais normāla kapitāla sabiedrība pārvaldība, kur tā pārvaldība ir arī biržā. Pretējā gadījumā jau tu nevar prasīt, lai nāktu kāds iekšā un ieguldīt. To nemaz nevar. Un es gan šobrīd neteiktu, ka tur, kur ir risks, neieteiktu šobrīd viņiem. Mums taču avoti pietiek, kolēģi kungs. Ir dažādi viedokļi. Tā gadās pirms vēlēšanām arī Žovēlkungs. Tātad, kā es norādīju diskusiju sākumā, nākamajos 4 gados, manuprāt, tāda riska kapitāla fonda ir tas, kur jāuzliek ir tā politiskā prioritāte, jo skaidrs, ka kapitāls ir nepieciešams dažādās stadijās. Zināms, ka agrīnajā stadijā, sākas stadijā tas finansējums nepieciešams daudz mazāk. Ja vēlas mērogoties, mēs runājam par miljoniem, tad ir jāsaprot, kāda ir publiskā kapitāla loma, lielā mērā tāds ankurs savā ziņā, un tad ir jautājums par institucionālajiem investoriem, tie ir pensiju fondi, apdrošināšanas fondi, skaidrs, ka biznesa eņģeļi, šis ir tas, kur tāds līdzinvestīciju fonds, par ko ir runa Lietuvā, manuprāt, ir labs piemērs. Paldies publikā, ka iesaistās, lūdzu. Latvijas Universitātes padomes cepurē. Man klausoties ir jāreflektē, ka vai nu mēs gan industrijas pusē, gan arī politikas veidotāju pusē īsti nezinām, kā šīs ekosistēmas strādā attīstītajās versijās, kas ir Zviedrija, Beļģija, šāda veida fondi, par ko mēs šobrīd runājam, lielā mērā attīstās un atrodas pie spēcīgām zinātnes universitātēm. Un reti, kurā no šīm valstīm būs attīstības finanšu institūcijas kā Altum aktīvi dalībnieki. Viņas varētu ienākt kā viens no finansētājiem fondā, kas darbojas pie universitātēm. Un cits starpā man jāsaka paldies Valāņa kungam, tieši ar viņu palīdzību mēs pēc 6 gadiem šo zinātniskās darbības likuma grozījumus, ko kopīgi ar Unilab un ar iespēju kapitāla asociāciju arī rosinājām. Beidzot esam pieņēmuši 6 gadi. Pagāja pusotrs gads kabineta noteikums pieņemt. Es ceru, ka mēs uz tiem nākamajiem posmiem tiktu ātrāk. Cits starpā šajos grozījumos ir iekšā šī ideja par alternatīvā ieguldījuma fonda veidošanu un universitāšu ietvarā. Tā kā būtu jautājums pareflektēt mazliet arī par šo. Tā ir būtiska ekosistēmas sadaļa, ko mēs šobrīd diskusijā esam piemirsuši. Jautājums mazliet pareflektējiet. Pareflektēt, bet tad arī tā tāds praktiskā... vispārīgs ļoti. Var jau konkrētāk. Tā praktiskā puse būtu, vai mēs būtu gatavi arī finansēšanas līgumos ar augstskolām likt iekšā šo uzsvaru uz startupiem, arī uzdevumus sākt veidot un skatīties šo alternatīvo ieguldījumu fondu virzienā, kā mazs atbalsts arī Unilab darbam, Dānijas universitāšu piemērs, Zviedrijas universitāšu Paldies! piemērs. Kurš pareflektēt ir gatavs? Izglītības ministri ir gatavi pareflektēt? Jā, noteikti, ka jā, īpaši par to valsts pasūtījumu daļu, ja tā var teikt. Beidzot, valsts var augstskolām institucionālā finansējuma ietvarā pateikt, ko mēs sagaidām. Diemžēl jāatzīst, ka šis finansējums nav strauji augošs, līdz ar to liels izmaiņas pasūtīt pēkšņi kaut ko daudz vairāk kā iepriekš ir sarežģīts. Nozīmē, ka jāliek svaru kausos, ko mēs pasūtīsim, tā kā nosacīt mazāk un kas būs tā daļa, kurā būtu jāiegulda. Bet es domāju, jaunu uzņēmumu virziens un inovāciju tehnoloģija un faktiski šādu dziļo tehnoloģiju attīstības virziens un sadarbība ar uzņēmēju darbību un šī ekosistēmas stabilizēšana, es domāju, ir viens virziens, kas būtu ļoti izšķirošs un svarīgs. Piekrītu, jā, tas varētu būt par fondiem, noteikti tā ir nākotne. Mazliet bija, vēl mazliet, Ašrādenkungs. Jā, es pilnīgi noteikti atbalstītu šo pēdējo virzienu, kad inovācija fondi iet caur universitātēm, kurā tad uzņēmēji tiešām būs spiesti sadarboties ar
ar universitātēm, lai risinātu inovāciju jautājumus, un no turiem ļoti loģiski izrietētu spin-offi vai startupi. Vēl viena piebilde, kas rāda arī to briedumu pakāpu tirgumu, ir tas, kad laika pa laikam Eiropas Investīcija banka vai EIPS uzdod jautājumu, vai kaut ko darām startup finansēšanas jomā. Protams, tur ir citi mērogi šīm bankām, viņas sāk runāt par 100-300 miljoniem vairāk. Ko jūs liftā viņiem atbildējāt? Jā, bet tā mēroga jautājums mums šobrīd vēlreiz, tas nav izmantots, viss tas portfels, kas ir Latvijā pieejams. Jā, mēs šeit gribētu mazliet ielikt tomēr, lai mēs saprotam, pa ko mēs runājam. Mēs visu laiku piesaucam Altumu. Altumu šobrīd pēdējo gadu laikā, tas ir pēdējos 2-3 gados, savu aktīvu apjomu ir dubultojis. Un tas, pa ko mēs runājam, tie nepilniem 800-900 miljoniem eiro, šobrīd tie jau 1,8 miljardi. Tāpēc teikt, ka Altuma kaut ko nefinansē vai nedara pietiekami, mums jāsaprot, pa kādu apjomu portfeli, jo šobrīd viņi strādā. Tas, pa ko mēs šobrīd runājam, pa to meitas uzņēmumu, kas Kučinskungs arī jūs atbalsts šobrīd jau ir izveidots pagājušajā nedēļā, kuru mēs šobrīd attīstam tālāk, kurā tiks ieguldīti otrā pensiju fonda pārvaldnieku naudu, ko administrēs Altuma. Mēs runājam pirmajā iterācijā pa 100 miljoniem, ko ieguldīs Latvijas bankas, izņemot vienu. Un tiklīdz tas notiksies, tur tiks ieguldīts 1 miljards uzņēmumu attīstībai Latvijā. Un tas notiksies caur Altumu. Un manā ieskatā Altuma portfelim vajadzētu uzaugt līdz 5 miljardiem tuvākajos gados. Paldies. Tā būs nopietnāka atbalsta institūcija Latvijā. Paldies. Drusku pirms brīža vēl kaut kas mazliet pareflektējot. Es domāju, ka darīsim tā. Jūs drusku, faktiski šis temats drusku iegāja jau nākamajā jautājumā, kas ir priekšpēdējais jautājums šajā diskusijā. Viņš ir ar bildīti vēl, un tad varbūt mēs varam plašāk. Tātad Eiropas inovācija rezultātu pārskats, diezgan svaigs materiāls, kas ir jūlijā šķiet, vai jūnijā, vai kad viņš te parādījās. Te salika atkal bildīte, kur mēs atrodamies līdzās Lietuvai Igaunijai, kurā vietā 25. Tad vēl pāris outsiderais mums ir, bet tikai pāris. Tieši netieši valsts atbalsts pētniecībai attīstībai pret vidējo. Jā, mēs šeit skatām, pat grūti pateikt pieklājīgus vārdus, un inovācija izdevuma uz vienu nodarbināto, drusciņi, bet vienalga Eiropas vidējais tālu. Tas formulētais jautājums ir pret šiem datiem. Kādu Latvijai vajadzētu izvirzīt? Kaut kādu primāro mērķu rādītāju pret šo uz turpmāko 4 gadu. Un kas ir tā kā pirmais, kas ir jādara? Varbūt, ka tas ir turpinājums, ko mēs tikko aizsākām. Varbūt, ka tas ir pilnīgi kaut kas cits. Kučinskungs, jūs esat gatavs sākt atbildēt šo? Es neesmu gatavs. Neesat gatavs. Kurš gatavs? Sākt var vienmēr jautājums, vai pēc tam var izdarīt. Pamēģinām. Jā, manuprāt, mums noteikti būtu jāskatās uz mūsu tuvākajiem kaimiņiem, un mēs visi labi zinām situāciju, ka Lietuva šobrīd ir, varētu teikt, strauji uzņēmus apgrieziens vispār kopumā attīstībā, īpaši arī inovācijas sadaļā, bet tas darbs, ko viņi izdarīja, ir gadus atpakaļ. To nevar izdarīt vienā gadā. Tā kā es teiktu tā, mums jāatzinās pakaļ Lietuvai tā vienkārši telpiski un tiem procentiem no vidējā. Bet šajā brīdī es domāju, ka ļoti svarīgi būtu tomēr izprast, ka ne viss, kas iet attīstības finansējumā un Altuma ir ļoti labs, strauji augoši. Viņiem arī šis atgrieziskā finansēšanas principu modelis strādā, viņa naudu, ko viņi iegulda, dabū atpakaļ, un tad varbūt otrajā aplī ar to naudu, kas jau ir vienreiz nopelnījusi kaut ko atnākus atpakaļ, ir jāveido tomēr šie fondi, kas ir tieši jaunu uzņēmumu izveidē. Vienu praktisku soli, piemēram. Tātad jāveido šie fondi, un tas finansējums, kas Altumā aug un kapitāls pieaug, es nesaku, ka tur ir slikti likt atpakaļ citās programmās, bet Altums nav piemērots jaunu uzņēmumu finansēšanai. Veidojam citus fondus, un, manuprāt, tas pēctecība finansējumā no mazākā starta iespējām un lielajā riskā līdz pēctecībai, jo var saradīt un tad notrūkst mērogošanai, vai otrādi nav starts, nav kas sarada startu, tā kā pēctecība un papildus finansējums. Mērķa rādītājs, konkrētais pirmais solis. Šlesarkungs? Redziet, mēs runājam tur fondi, kur ņemt naudu. Vēlreiz es gribu pasvītrot, mūsu ekonomikai problēmas ar naudas masu. Ir nepieciešams
Protams, Eiropas fonds ir labāk jāapgūst viss. Ir jānosaka prioritātes. Mums ir jāsakārto, lai ieplūst vairāk naudas, lai vairāk kreditēšana notiek, lai vairāk investīcijas ir, jo tikai caur to mēs varam palielināt nodokļu iekasēšanu un kuru mēs varam novirzīt. Jo ja mēs šodien tagad sakām tam, no kurienes ņemsim, ja? Un tāpēc es uzskatu, ka jaunajai valdībai viens no galvenajiem uzdevumiem būs noteikt konkrētos virziens, kā palielināt ieņēmumus valsts budžetā caur ekonomisku izaugsmu. Un tad mēs varam finansēt, ko mēs gribam. Paldies. Mērķa rādītājs un konkrētais solis. Jā, tas mērķis rādītājs, es negribu vienkārši saukt skaitļus. Ja, no zila gaisa skaidrs, ka Latvijai ir jābūt labāko 20. pēc iespējas tuvāk Baltijas valstīm, kuras skaidri apliecina, ka var darīt labāk, ja ir viens konkrēts risinājums, un pēc tam mums var vispārīgi komentāri arī iedot. Tas konkrētais risinājums, kur nopietni ir jāizskata, un tās ir nodokļu atlaides uzņēmumiem, pētniecībai un attīstībai. Nu, skaidrs, ka ja mēs vēlamies vairāk ieguldījumus privātajā sektorā tieši šim, tad šādi instruments būtu viens no tiem, vai tas visu atrisināt. Es to būtu gatavs izskatīt, bet tas otrs, manuprāt, tas ir plašāks komentārs. Ir skaidrs, ka Latvijai ir nepieciešams labs piemērs, labs modelis sadarbībām starp universitātēm un uzņēmumu jaunu uzņēmumu ekosistēmu. Rādītājs pirmais solis. Ašrādien kungam. Man liekas, ka šitā būtu tāda vairāk solīšana. Tas, skatoties tiem cipariem, mēs no tā neinovēšanas sēkļa neesam tikuši nost. Es redzu, ka ir divi impulsi, kas varētu dot lielu kustību. Ir viens, ka tikko mēs runājam par šīm te universitāšu iesaistu sistēmā, bet caur finanšu resursu. Un otrs ir visticamāk, ir jāskatās, kas nestrādā ienākumu nodoklī, un tad ar šo te atlikto peļņas maksājumu, un ja tur atlaižu mehānismu nostrādā, tas būtu otrs stimuls. Vēl pāris atbildes, Valiņkungs. Es pievienojos visam iepriekš teiktiem, būtu grūti šobrīd nosaukt kādu sasniedzāmu mērķi, protams, tuvoties Baltijas līmenim, bet viennozīmīgi es pievienojos to, ka Latvijas ekonomikā trūks kapitāls, naudas ir pārāk maz, un viens no veidiem, kā panākt daudz dažādu versiju bijuši, bet, manuprāt, šodien vēlreiz atkārtošu šo mērogošanas jautājumu, kas, manuprāt, arī pēdējā ekonomikas ziņojumā mēs visu ziņojumu saimē uzlikām tieši uz mērogošanas problemātiku, jo tas ir tas viens no iemesliem, kāpēc Lietuva un Igaunija ar kārtu spēja vairāk piesaistīt kapitālu un tālāk attīstīt visu ekosistēmu. Paldies. Kučins kungam Katrs rādītājs jāsadala rezinātājos, no kā viņš ir radies, bet ja viņš ir tiešām šāds, tad ir vienkārši jābūt plānam un jāiet. Tas ir mums nepiedodam. Sliktāk nav, kur no 27 valstīm mēs esam 25. vietā. Normāli, ja tur sliktāk nav, kur vajag jaunu valdību, tie, kas slikti strādā, jāpaiet malā. Šito jūs citos pasākumos, mums diemžēl nav laika. Pēdējais jautājums īsā izskrējienā. Aizvadītā saimā un valdībā mēs esam runājuši nepārtraukti, kā ar birokrātiju jācīnās. Priekšvēlēšanās arī pa brīdim skrien, tiešām īsā atbildē, tiešām pa vienam teikumam. Tātad tas jautājums, kas ir noformulētais, lai būtu vieglāk dibināt, attīstīt, mērogot eksportspējīgas tehnoloģiju uzņēmumus. Nosauciet vienu birokrātisko prasību, vienalga vai viņi ir likumā vai citā normatīvā aktā, kuru jūs primāri pēc vēlēšanām, ja jūs tiekat tajā valdībā un saimā, tad jūs atceļat. Pirmais, lai varētu kontu atvērt bankā, lai nevajadzētu Lietuvu atvērt. Savādāk mēs te veicinām eksportu uz Lietuvu. Prasības par visu kontu. Ir jāmazina, jāatver bankā konts ātri. Prasības kontu atvēršanai. Atbilde? Nākošā, kurš gados? Es jau pirms tam nosaucu vairākas, manuprāt, bet divas, kuras uzreiz nāk prātā, tātad tie ir darba līgumi arī angļu valodā. Skaidrs, ka tā ir birokrātiska prasība, bet otrs arī jau pieminētās birokrātiskā prasība pa līgumiem. Labi. Kučinskungam ir versija? Dibināšana un pārbaudas. Konkrētāk? Pārskatīt visus tos, kas pārbauda un kontrolē. Procedūras. Kas kontrolē. Pārskatīt procedūras, kādas tiek noteikts kontrolē. Nu labi. Ašarāns punkts. Man liekas, ka divas, vien mēs izrunājam, tās ir imigrācijas procedūras, un tās ir briesmīgas un ļoti birokrātiskas, un tur jāatrod veids, kā mēs ātri palīdzam uzņēmumiem mērogoties un augt, jo tikko ir eksperts darbvieta, viņš uzreiz strādā un rada pieaugumu. Otrs ir jāskatās, kā mēs tiekam galā ar to birokrātijas mašīnu attiecībā uz, kaut kā mēs runājam šoreiz, grantu politiku vai kreditēšanas politiku. Maliņkungs?
Uzņēmumu jau var nodibināt Latvijā mazākā 5 minūtēs. Tas ir forši, bet ja tādu kārtīgu reformu vajadzētu uztaisīt visās de minimis valsts atbalsta regulējuma prasībās, kas ierobežo uzņēmumiem saņemt nepieciešamu atbalstu. Un Indriksons kundze? Es mēģināju saprast jautājumu un sapratu, ka tas par dibināšanu. Man līdzīgi kā Valiņkungam pie dibināšanas nebija nekāda piezīme par birokrātiju, jo nodibināt ir ļoti viegli un ērti. Jautājums bija par visu. Par procesiem es noteikti teiktu, ka mums jāatsakās no visām liekajām starpatskaitēm, jāuzticas uzņēmējiem ar prasībām un faktiski jāpāriet uz to, ka ir jāizpild prasības. Ja kļūdās, tad ir labojums, bet nevajadzētu mums sarežģīto sistēmu turpināt, atsakoties no visiem. Varētu teikt, gan nodokļu sistēma ir jāvienkāršo, gan atskaišu sistēma, lai katrs uzņēmējs, vismaz jaunu uzņēmumu starta pozīcijā, pats spēj visu ar valsti vienoties, izdarīt un sakārtot, lai nebūtu jālīkst apkalpošais personāls, līdz tādam līmenim būtu jāvienkāršo procesu, jāautomatizē. Paldies. 2 stundas gandrīz nemanot aizskrējušas. Jaunu uzņēmumu cilvēkiem ir pilns iespējas tagad pierakstīt, ierakstīt, pārrakstīt un turēt pie vārda, vai arī komentēt, kas bija konkrēts un kas bija galīgi štruntīgs. Visiem vēlētājiem vēl pārdomām. Šī bija diskusija, kas notiks ar jaunu uzņēmumiem Latvijā. Paldies par dalību politiķiem un jaunu uzņēmumu pārstāvjiem. Paldies.